Tā, šodien apsveikšu visus uzreiz gavēņu dienā. Jā, pareizi šodien. Uzreiz apsveikšu visus, kas gavē. Ir te kādi īpašie gavētāji. Kas ir īpaši? Kā tas izpaužās? Gavēt, ziniet, ko nozīmē gavēt? Jā. Tas ir, respektīvi, nelietot uzturā kaut ko. Ajurvedā uzreiz nerunāsim, mēs gaļu neēdam, tas ir skaidrs, tāpēc tas tā, kad... Tik tālu izraukt. Jā, tas tādā variantā, ka mēs gaļu notika neēdam, bet otrs tie 4 gavēņu veidi, kā cilvēks var gavēt. Viens ir, kad šajos 11. dienā pēc mēnesi kalendāra, tā kā mēnesis iet vai nostāj, kā es tik smalku astroloģiski nemācēšu teikt, bet viena lieta ir, kad viens gavēns, kad cilvēks neēd graudaugus. Tie 4 veidi, es stāstīju šo vēl. Tas ir graudaugu, kas bija pēc tam atceries, nākamais līmenis bija, ka tikai ēd augļus vai dārzeņus, vienu, tad bija tikai ūdens, un tad bija tie īpašie, kas neko. Mans sākuma gavēns sākās ar to, ka es smējos, ka es arī aizgāju uz klostru un saku gavēns. Un es tā, no rīta gavēju līdz 12 naktī, un tad es pierījos. Man tikai pēc kāda pusgada pateica to, ka īstenībā jāēd nākamā dienā, tur, kad saule ir uzgājusi augšā pēc noteikti astroloģisko laiku. Un es vienkārši nezināju, es 12 sagaidu beidzās 2. Uz nakti iekšā, bet vienkārši tad bija tā smieklīgi, kad ir jāzina kaut kādas noteiktas lietas, tāpēc ir tas noteiktais laiks, kad iziet no gavēņa ārā. Tā kā apsveic visus, kas ir gavējuši, vai kas izdomājuši gavēt, vai izlasīt, kāpēc jāgavēja, vai ko tas dod. Šodien viens no maniem mīļākajiem topikiem, kas ir vienkārši smieties par meitenēm un puišiem. Kad man draugs, es nesen aizbraucu uz Sigulpi, es ar dārgo brāli, man garīgo brāli, un viņš ir būt tik forši visi vīrieši runāt par savām lietām, kas jādara sievietes par savām. Nevis viens otru par citām runā, tā te. Zini, kā nevis runā par saviem, kas jādara, bet par to, ko viņš nedara. Ja mēs tā darīja, bet fantastiski, un arī šodien es saskāros universitātē to, kad redziet, cik sievietes ir mocītas gadsimtiem visās kultūrās, viņām nav vietas sabiedrībā, viņas nelaiž baznīcā iekšā, viņām ir visādas superīgās dienas un viss pārējais, un kā viņas Dievs ir sodījis. Tā ir meitenes. Un tad iedomājieties to, kā nabagi vīrieši ir sodīti, paciešot jūs. Iedomājieties, viņiem vēl grūtāk ir paciest jūs, ja jūs paši sevs nevarat paciest brīžam. Saprast sevi, jūs paši varat meitenes? Tad iedomājies, un vīriešiem jāsaprot jūs vēl ir, kas ir pilnīgi nesaprotams. Jo, ziniet, ir tāds 2 planētas, kas iespaido vienu un otru dzimumu. Kas iespaido vīrieti, 2 planētas ļoti spēcīgas ir. Mars ir un Saule. Redz, labs students. Vīrietim galvenā planēta vienmēr ir Saule. Tas ir vieninieks numeroloģijā. Un 9. Mars. Un tad ir īpašā meitenēm. Kāda planēta? Venēra un mēnesis. Tāpēc varat pierakstīt uzreiz. Saule vīrietim ko dod? Enerģiju, kas viņam nav. Vīrietim pašam pēc dabas enerģijas nav. Viņš ņem viņu. Sievietēm atkal enerģija ir ļoti daudz. Un viņām vajag ko? Atslāpt vai, respektīvi, atzist. Tas nozīmē, ka mēnesis to palīdz. Tev palīdz? Nē, es izskaties tā satraukts. Nē, es labi. Ja? Salvets tur. Vai ir jau. Labi. Tā kā mēnesis palīdz sievietēm atslābināties. Ja, piemēram, sievietēm ir grūti un viņām brīžam, kā saka, tautā iet ciet, mēdz būt tā meitenes, vai jums tā nav, es nezinu, vīriešiem ir tā, ka iet ciet, aiz neko nedarīšanas. Bet sievietēm aiz pārāk daudz darīšanas iet ciet. Tāpēc viņam ļoti ieteicams skatīties uz mēnesi vai atrasties mēnesi tūmā. Ļoti ieteicams ir. Tā kā varat papraktizēt, kā tas izskatās dzīvē, varat pamēģināt. Šodien ir tāda tēma, kas man jau patīk, kā vīriešiem kļūt par vīriešiem un sievietēm par sievietēm. Tie būs tādi praktiski ieteikumi, kas ir jādara ikdienā.
jo filozofiski es jums varu stāstīt un mocīt jūs visus te. Pēc vediskās filozofijas un vispārējo. Šīs zināšanas nav mans izdomāts, es neko pats neizdomāju. Tas nāk viss no vediskās kultūras. Starp meitenēm visur var iebīdīties. Palīdīs, ko nav. Jā, bet vai tu būs ērti tur? Labi. Jāskatījās. Ir ko vīrieši flanks jātur. Labi, turiet saules enerģiju. Un tad sanāk, ka katram ir kaut kāds noteikts darbības jāveic, kas viņam palīdz dienā. Tāpēc sievietēm ir pienākums būt pa sievietēm, un vīriešiem ir pa vīriešiem pienākums būt. Un nejauk šīs lietas. Mēs cersimies jāuzreiz vērsim pie ragiem, un es ņemšu tā vienu no vienu, un otru no otru ņemšu. Sarunāts? Es man datoru uzbāžos, tad mēs sākam. Tā, es jums pastāstīšu vīriešiem, kāds ir pirmais faktors, kas jums jāizdara, lai jūs kļūtu pa vīriešiem. Vai ikdienā, kas jums jādara, mums, kas ir jādara, lai kļūtu pa vīriešiem un vairot šo saules enerģiju. Jo vīrietim, ja nav saules enerģija, viņš izdziest. Tāpēc viņam vienmēr jābūt ir saules enerģija, jābūt enerģijai. Tas nozīmē, ka vīrietim jābūt ļoti spēcīgā kustībā. Kustība. Saule nozīmē. Sievietēm nozīmē mēnesis, ko? Miers. Jo sievietes ir laimīgas tikai kad? Tad, ka viņas ir mierīgas. Tad, ka viņas ir drošībā. Tad, ka viņas ir pasargāts, aizsargāts. Vīrietis, kad ir laimīgs? Tad, ka viņam ir ko darīt. Kaut ko darīt, kad ir kaut kāds, kā saka vīrieši, kad ir actions. Kad ir darbība. Un saulē ir tāda funkcija, darbība, siltība, kustība. Viņas arī kustās. Mēnesis nomierina, savieno, harmonizē vispārējās lietas. Tā kā varat sākt rakstīt, mēs iesim cauri. Vīriešiem pirmais tāda lieta, kas viņam palīdz pārvarēt stresu un vispārējo, tas ir, kad ir skaidri nospraus mērķis. Vīrietim obligāti jābūt ir skaidram mērķim. Skaidram mērķim, bez nekādiem var būt mērķis, un viņš iet. Tikai vīriešiem ir viena tāda maza sveitība, kas ar to mērķi notiekās, viņam ir tā, ka viņš uzliek mērķi nedēļai. Ja nesanāk, prom, nākamais mērķis. Bet sievietēm viņš ir visam mūžam atcerieties, jā? Sievietēm mērķis ir visam mūžam. Sievietēm nav mērķis uz nedēļu. Viņa, kad noliek mērķi, tas nav rītdien jāizpild vai nākam mēnesi. Tur pēc gada izpildīt arī. Tā kā man ņemiet to vērā, kad vīrieši neklausties, kad sieviete saka, ka man jāatreiz mērķis kaut kāds, kad uzreiz jūs skaties ar savu prizmu. Tāpēc ir ieteikums visiem cilvēkiem vai visiem, kas domā par sevi, kad mēs esam atšķirīgi aparāti vīrietis un sievieti, ka mēs neesam vienādi. Ka vīrietis nevar skatīties ar savu prizmu uz sievieti. Viņam jāskatās ar sievieti, jāiejūtās ir. Un tas ir kāds mērķis ir dzīvē vīrietim, jābūt augstākam vīrieši. Kāds ir jūsu mērķis? Šī flangā nav vīrieši. Kāds ir, Roman, tavs mērķis? Laimīgi dzīvot. Laimīgi dzīvot. Jā. Bet mērķis? Aizbraukt uz New York un strādāt par barību. Tas ir mērķis. Un tu uz to ej, jā? Jā. Redz? Un braukt ar Porsche ar sarkano salonu, jā. Dzirdējāt, ļoti vienkārši mērķis. Vīrišs mērķis, sievietes to, protams, mērķi nesaprot, vai ne? Viņam ir grūti saprast, kā, viss, kur es braukšu. Tā, Santa, kāds tev mērķis? Daudz mērķis. Nu, tas galvenais, no ko izietē pārējie. Labi, tā laiks par... Nē, tas tā vildīt, tas varētu teikt, man šobrīd galvā tas būtu vienkārši būt īstajā laikā, īstā vietā un darīt to, kas man jādara katru brīdi. Un katru tajā, vai šajā dzīvē vienkārši tur, kur es esmu, tur, kur es esmu. Uz kuriem tu ej? Bet konkrētā virzība, tas stāsts, man bišķi kabliņi tagad tādā ziņā plaši saistībā ar to, kas notiek uz zemes, un es vairāk saku, kā es izskatīt bišķi laikam tajā, un es redzu, ka man tas ir bišķi tāds kolektīvais mērķis. Labi, mēs Tīri mans individuālais, tas ir labs jautājums, es tāpēc kaut kā man tā ikdiena ir un... Samūsināt jau, jā? Nē, tas ziņā, ka šis princips diezgan ir tā izkaisīts. Jums kāds vārds ir? Matīs. Matīs, tavs mērķis? Tev ir nostauks tāds mērķis konkrēts dzīvē? Kā vīrietim? Es īsti nezinu. Vēl nezinu mērķi, jā? Jā. Skaidrs, jā? Ka tu es te neieraudzīšu, jā, tur.
Nu, varbūt viens no tādiem materiāliem mērķiem ir, es gribētu pats sev izveidot tādu pastāvīgu dzīvesvietu un tad tur mierīgi dzīvot savā domā. Labi, Norbert. Smaidīt. Kalpāt. Tas ir. Vīrietim noteikti jābūt, ir uz sievieti, jūs obligāti vērties pēc augstiem mērķiem. Es jums to garantēju, vīrieši. Ja jums būs mērķis Porsche, sievieti saka, kur es braukšu un kur bērni brauks Porschā? Bagāžniekā? Ko? Padomā par to un tad... Sākumā jau divi Porsche. Jā, bet sieviete jau nav divatā. Jo sieviete meklē, ko viņa meklē vīri, pareizi? Ja viņa meklē izklaides, tad viņa satiekās nedēļu nākamais ar Porsche piebrauc. Nedēļas plānojums tas ir. Bet sieviete meklē vīru, tāds arī vīrietim jābūt ļoti augstam mērķim, ļoti augstam. Augstākais mērķis, ko es vīriešiem iesaku, lai atkārtot, tas vienmēr ir garīgs mērķis. Jo garīgs mērķis vīrieti nekad nevar, teiksim tā, apmierināt līdz galam. Ja viņš nav sasniedzams, Porsche, New York, sasniedzams ir bez emocijām. Mūzika ir augstākais kaut kas. Kāda? Mūzika. Kam veltīta? Sievietei? Poršam? Nu, nezinu, vienkārši tā mūzika, kā nodarbojas. Hobijs? Kur tu iesies, nezinu. Nu, Mūzika ir, ja tā mūzika ir augstāk saistīta, protams. Tāpēc mērķi mērķi ir. Ķersimies pie sievietēm, jā, viens būs vīrietim, viens sievietēm, viens būtu interesantāk. Vīriešiem viņi noteikti būs mazāk, jūs sapratīsiet, kāpēc. Ja viņiem ir jāstrādā tiešām rupi. Sievietēm, jo sievietēm redzēsiet, viņiem ļoti viss ir emocionāli saistīti. Vīriešiem viss ir rupi, rukā, strādāt. Sievietēm ir... Sievietēm, kā kļūt par sievietēm, obligāti jāiet uz masāžām ir. Obligāti jāiet uz masāžām. Ja sieviete neiet uz masāžām, pateikšu, kāpēc. Ja sieviete neiet uz masāžām, jūs ziniet, ka sieviete jārunā ir kā? Pieskaroties. Sieviete saprot 70% labāk, ka viņa pieskarās un runā. Jūs saka, čau, kā iet? Pasaka, čau. Saka, jā. Jūs varat papraktizēt. Vīrieši, ja jūs tā neticat, pamēģiniet kaut ar kolēģiem vai māsu vai mammu, vienalga ar ko. Pieskaries un runājies. Viņa teiks, jā, un uzklausīs, un būtēt mīļāk būs. Ja viņai pieskāriens emocionālais ir. Kāpēc iet uz masāžām? Tāpēc, kad mums cieniem pašam pa sevi ir, ja mēs kustamies, un viņš piekūst un savalkās ļoti spēcīgi. Un tā kā mums sakrājās ļoti daudz mūsos enerģijas sakrājās, tad šie punkti ir, kā saka, jāizmasē vai jāizspiež. Un tā, ka viņi tiek izspiesti, tad, teiksim, tā enerģija izplūst par ķermeni, bet ja mums kaut kādās vietās ļoti sāp, tas nozīmē, kad jau skatās, piemēram, akupunktūras, tajā problēmā, kad sakrājās, piemēram, sāpes, viņš pēc tam pārējušās problēmās, jo, zināt? Ja cilvēks neiet pie masē, viņam problēmas sākās, kāpēc viņš ir saspringts. Saspringts, ko nozīmē? Nervos. Tas nozīmē, kaut kur problēma to viņa slēpsies. Tāpēc sievietēm ir jāiet uz masāžām, jo viņas visu laiku nervozē. Nu, iedodiet. Viņām ir tas, kas visu laiku uztraukušās ir, nu, par visu uztraucās. 24 stundas dienā viņas uztraucās. Un viņas nevar atslābināties. Ar vīrieši viņi atslābās ļoti vienkārši. Atstādās un buļas sievietes miegā pat uztraucās. Viņas pamostās. Mēs smējamies, kā sievietes pamostās. Kā viņas pamostās? Pamostās skrien, zina, kas jādara. Vīrietis pamostās, kāsās, kur es esmu, padomā, kas man jādara ir. Viņš nezina, ja sieviete uzreiz mostās un skrien, ja ir gatavs. Tāpēc viņām masāži ļoti svarīgi, vienmēr satraukt ir. Norbert, durs vajag piesist stiprāk, vienkārši tā. Pukš, ar spēku. Vīrietim nav uz masāžām, ir taču jāiet. Vīrietim nav, viņš vienreiz gadēja uz masāžām. Viņš nestreso. Viņam jāpasportoja. Vīrietim masāži tas nav tāds nekas īpaši. Vīrietim mūsdienu vīriešiem patīk iet masāžāt pie sievietēm. Bet tas ir kategoriski aizliegts. Jo viņš ļoti maz pa masāžu domās. Jā, Ot, jā, kur piesēst iedom. Viņš kieši krēslā. Tāpēc ir variāti. Paskaties, ja duris pietēsies, Norbert ir tā stiprāk piesiet. Viņas tāds ļoti specifiks ir. Saprēc lietas, ka mums jāiet obligāti uz masāžiņām ir. Un nekautrieties. Ja vīrietis jūs nesur uz masāžām, viņš dabūs. Es jums garantēju, vīrieši, jūs nedosiet sievietēm šīs iespējas sievišķīgoties, jūs cietīsiet ļoti spēcīgi. Un ja vīrieši nedarīs savas lietas, sievieti neļaus, viņam kļūt par vīrieti, jūs cietīsiet.
Nākamais, kas jādara vīrietim obligāti ir jābūt konkurencei. Obligāti darbā jābūt konkurencei. Ārā viņam jābūt ir, tikai tā viņš aug. Sievietēm konkurence bīstam. Viņa vienkārši sajūgs prātā. Bet vīrietim konkurence viņam liek augt visu laiku. Kāds labāks man jākojas labākam. Zini, kā sportā vīrieši tur sev noskaņo, stāpies pūgu, esam labāks nekā viņš, un visu laiku sev noskaņo. Ļoti svarīgi vīrietim arī konkurence jābūt darbā. Lai es reiz saprastu, es jums pateikšu pāris soļus uz priekšu, kad vīrietis gūst enerģiju tikai ārpus mājām. Sievietes gūst enerģiju tikai mājās. Lai kā jūs mēģināt censtos būvēt, jums tas nesanāks. Sievietēm nesanāks ārpus mājas atrast enerģiju. Viņas tikai māja enerģiju gūst. Vīrieši saprot, kas nozīmē konkurence, jā? Veselīga konkurence, jums viņa vajadzīga, piemēram, labāks bārmeņs, labāks biznesmens, jums viņš liek augt. Jo vīrietim katru dienu ir jāmācās kaut kas. Ja vīrietis nemācās, vīrietis degradē. Kas sievietē jāmācās ir nevis mācīties, bet saglabāt to, kas viņai ir jau. Jo sievietē viss ir iekšā. Sieviete iznīcina savu enerģiju vai savu mēnesi enerģiju, viņa iznīcina, kad viņa sāk darīt vīriešu darbus. Viņa pilnīgi sev iznīcināt. Pilnīgi. Viņa mēnesi vienkārši pazūd un pamostās saule. Tā kā viņa enerģija šitā te ir, saule vienkārši propkas izsit ārā un sieviete sēž. Nekāda. Sadaļa. Paliek viena. Tas ir mūsdiena. Tev lādētājs vajadzīgs ir, jā? Labi. Nākamais, kas sievietēm obligāti jādara, jūs tā vīrieši nāfainojoties, bet sievietēm būs tiešām tāda vienkārši. Jāiet pie friziera. Nākamais. Jā. Cik bieži? Ir rakstīts, ka principā sievietēm matri jāmazgā, atcerieties, reiz 4-7 dienās enerģija. Jāmazgā šampūnēs, jāizskalo. Viņam enerģija stājās matos, zināt, jā, tikumība. Viņa pa daudz mazgā, Tad enerģija man būs tik daudz. Spēks, tikumība. Es dzirdēju arī, ka Nebūs jāsaņem netīra matus sievietēm. Jā, mati ir obligāti jāsaņem sievietēm. Bet to mēs runāsim, ka sievietes matus neizlēž ārā, ziniet. Tikai vīriešu klātā. Jā. Jo visās kultūrās, kas sieviete ir vaļā matiem, viņi ir vai nu atraiti, vai nu prostitūti. Ja? Tas nav tikai indiskā kultūra, tas ir daudzās kultūrās. Vai nu atraiti, vai nu prostitūti ir. Un es sievieti saliek matus kopā, viņa enerģija ļoti koncentrēta. Uz sievietei matos slēpjās visu, var teikt, enerģija. Sievietēm jābūt ir sazamētām. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas ir pa gaisu. Paši nezinu, ko grib. Kāpēc vīriešiem jābūt īsiem matiem ir? Kāpēc? Viņam nav enerģijas. Viņam ātri jāpienāk. Ir pakš. Pienāk, viņš saprot. Sievietēm nevar būt īsi mati, vienkārši sajūgs prātā. Jo viņa tā viss saprot un enerģija daudz ir. Viņa īsi mati, ka enerģija tik ātri pienāk, viņa ākal panika sākās. Sievietē gari mati, viņa lēnām nāk augšā un uzkrās un lēnām dod enerģiju. Vīrieti mazliet vajag, tāpēc, ka vīrietis tā ir lēns, flegma. Viņš pēc dabas tāds ir, viņš pieņem lēmums lēnām, jā, nē. Tāpēc vīrietim ir tā frāze, ka vīrietim jābūt ir cool. Sievieti meklē mēr vīrieti cool, vēsu vīrieti. Vēsts vīrietis nozīmē, ka viņš nav karstasinīgs, bet kāds viņš ir, viņš vienmēr vēsu prātu ir. Viņš vienmēr pieņem lēmums, mierīgi nesteidzoties. Sievieti tur streso, man tur paskaties, viens pagrūd, man nolūz kurpēm, papēdis, cūka, viss. Vīrietis saka, mēs nopirksim jaunu. Viss. Sievieti, paldies. Vīrietis saka, jā, jūs meklējat, viņi dod pabūt, viņiem iedosim. Sievieti, ap 2 sievišķīgais, kāda apkārt meklē, kurš salauz kurp, būs grūti. Tāpēc vienmēr jābūt vīrietim, jābūt cool, vēsam. Kāpēc sievietim jāiet pie frizierē, ziniet? Kāpēc? Jo aizsērēt uztvērēt. Jo principā skaista frizūra uzlabo sievietei noskaņojumu. Tik Vai kā vienkārši. piekritīsiet to? Jums sievietam nekas sarežģīts nebūs? Ko jūs gribat? Tāpēc jums gribat, kaut ko ezotērisku. Jūs esat sievietes, jums ezotēriks pietiek šitā te. Ja mums būtu vīriešiem, jūs ezotērika, mēs sajūg prātā. Pēc, ka jūs paši nezināt, kas mums pie ezotērika ir.
Un tāpēc, Indijā ir ļoti spēcīgi, ka sieviešiem matu atspoguļo viņa emocijas. Ja vīrieši papētīs, kā sievietēs frizūru, jūs varat nolasīt viņas emocijas. Viņa kā saliek matus, kā uztais frizūru, ja principā sieviete, kad nogriež matus, uztais jaunu frizūru, nozīmē, ka viņa mainīt savu dzīvi. Viņa maina savu dzīvi. Kaut kas jauns jāizdara uzreiz vai pamanīt. Ja attiecībā uz sievieti nogriež matu, domā, kaut kas tuliņ būs. Jauns askēs, jauns domas, jauns partners satikts, slēps vai kaut kas tam līdzīgs. Bet sieviete jauna frizūra nozīmē jaunas emocijas, kaut kas jauns uzsākts ir. Un sieviete ļoti svarīgi, ka viņa iet pie friziera, tāpēc, ka viņai ļoti patīk, ka viņas kāds skraida apkārt un jūtās tā kā princese. Vīrieši to nesapratīs, viņam nepatīk, viņam, ko tu lien? Vīriešiem pat nepatīk, viņas apkalpo restorānu. Tā, pats aiznesīs šķīvas. Jā. Kāpēc vīriešiem nesaprot? Kāpēc jūs uzskatāt, ka vīrieši to nesaprot? Ka viņas apkalpo? Jā. Tāpēc, ka vīriešiem pašiem jāapkalpoja sievieti. Tieši tā? Tāpēc vīriešiem jāapkalpo kā cits vīrietis viņu. Viņam ir tās ļoti grūtas. Jūs teicāt, ka vīrieši to nesaprot, ka sievietēm patīk izskatīties labām un ka viņam patīk, ka viņas par to slavē un ka jāapkalpo. Saprot vīrieši to? Nesaprot. Saprot? Tāpēc, ka vīrieši no sievietes. Vīrieši kādi izskatās? Kur vīrieši skaistums? Vīriešiem, kāpēc? Kāpēc jūs uzskatāt, ka es personīgi nesaprotu to, ka man sievieti ir jādrievien jānēsā uz rokām, lai viņai viss tas labākais... Mēs runājam par jums, nevis par sievietēt. Mēs runājam par vīrieti, ka vīrietim skaistumu uztais kas sievieti? Sievieti padara vīrieti skaistu, ne, vīrietis pats sev skaistu padarīs. Jā. Nekad. Vīrietis pat nemāk apģērbties bez sievietes normāli. Iespējams. Tā kā, piemēram, paskaties pats, piemēram, jebkurš vīrietis, kurš ir iemīlies, viņam uzreiz stils nomainīsies. Uzreiz. Krēkls būs izgudināts, nopirkts jauns, zeķis būs vienāds. Uzreiz, vīrietis būs viens pats, viņš ir kāds, pēc kam zeķis vispārībā. Pēc kam apakšbiks jālāk, pēc kam krēkls jālāk ir. Viņš nesaprot to sievietiem, pasaka, bet mēs tik izējam sabiedrībā. Tā viņš ir, nu jā, tā jāsaģērbās ir. Viņi tā pasaka viņam tā, zeķis, vienāds, bet, protams. Viņi dod tādu mājienu. Ja vīrietim skaistums, viņš nesaprot skaistumu. Vīrietis vispār uztver pasauli ar sievieti, jo, zināt, skaistumu vīrietis uztvers ar savu sievieti. Cik sievietē būs skaists skatījums pasauli, tikai arī viņam būs. Jo mākslu, viss tās lielās lietas sievietiem parāda. Viņš ir sajust emocionāli tikai ar sievieti var to visu. Tāpēc vīrietim ļoti pietrūks savas sievietes, ka viņi būs ļoti emocionāli. Viņš ļoti grib savu sievieti, kas viņam emocijas dod un viņam palīdz emocionāli sajust pasauli. Jo vīrietis ļoti rupja lieta. Rupšs materiāls, rupšs. Sievietes ir tas skaistās formas un viss. Vīrietim oku klucis ir. Sievietes uztais formas iekšā. Nākamais lieta, kas parasti padara vīrieti pa vīrišķīgāk ir, tas tā trešais ir spēja risināt problēmas. Vīrietim vienmēr jārisina problēmas, vienmēr jābūt risinājumam, vienmēr. Jo sievietes no jums tikai to vien gaida kā risinājums. Sievietes staigājošas problēmas. Paši sev un citiem. Viņas paši to zina, tāpēc viņas smējās. Vīrieši atkal nesaprot, kur problēma ir. Kur? Re, kur ir? Ejam. Nav? Neejam. Jūs ir, bet kā mēs iesim? Cikos? Noskaņojums. Un vīrietis ir pats, tad visi ejam gulēt. Vīrietim jābūt tomēr vēsam prātam. Jo sievietē tā patīk, ka vīrietim vēsas prāts ir, ka viņš nelien viņai līdz emocionāli. Tur, jā, tiešām jājūt ir. Ne. Un vīrietim mēr jāpieņem lēmums, tāpēc atcerieties, ka vīrieši izsvītro no savas dzīves tās frāzes nemāku, nezinu, neprotu. Vīrietis paņem izsvītro no savas dzīves. Vīrietis nevar teikt sievietes klātbūtnē vārdu nemāku, neprotu, nezinu. Jo sievietēm neinteresē tāda atbilde. Čik, zini, kāds tev vienmēr jāzina un jāprot ir. Ja tu nezini, es iešu pie kaimiņa. Viņš viss zinās un pratīs. Vīrietis tādas frāzes pat nesaka savā leksikoloģijā. Ja sievietēm tikai to vien izdzirdēt vajag. Nākamais sievietēm ir, kas jādara? Atkal kaut kas skaists, vai ne? Jā, pie manikīra. Sievietēm ir jāiet pie manikīra nopietni. Jā, tas nav tik grūti uzmanāms meitenes. Jo tā, ka meitenes ir pie manikīra, zin, kā viņas sēž pat lekcijās pamaņas, tā te sēž tā. Bet tiešām tā, ka pat, un kas sievietes nav bijuši, viņi tā te sēž.
Jūs jau smejaties, bet to redzēs lekcijā, pirms skatos, viņas tā. Un tiek viņas bijuši, viņas tā. Viņam tas viss tā, siete manikīrs ir ļoti svarīgs. Tāpēc, ka sietēm patīk, es teiktu, rādīt rokas, viņam patīk glāstīt, viņam patīk pieskāri. Pirmais, ja naga nav sakopta, viņi negribēs ne pieskarties, no ko viņi nevarēs savu enerģiju dot. Vīrietis nekad nevar redzēt sievietē netīras nagas vispārībā. Viņš domās, kā tas ir netīra naga manai sievietē, viņš nesapratīs. Viņam zemapziņām būs ļoti tas grūti. Tāpēc sieviete nesēž vīrietim priekšā nekad negriež nagas, jūs ziniet to. Mēs runājam, neskoju kājas arī, tas nav normāli. Ko te mūsdienās tas ir normāli, bet tas nav normāli. Ja vīrietim nav jāredz, kā sieviete pucās, viņam sievietēm ir jābūt skaistai, no rīta līdz vakaram. Pat, kad sieviete brīžiem nāk iekšā, guļam istabā, viņa pat iesmažinās. Saka, jā, bet vīrietis nosamaks. Nē. Sievietes izvēlas smaržnes, kāda viņai patīk, bet kuram patīk? Vīrietim. Kāpēc? Tāpēc, kad vīrietis savu smaržu iemīlās. Tāpēc, ja vīrietim patīk tādas virtuvē, ja vīrietim galvenais virtuvē smaržē, ēdiens. Viss. Tad pasmažo, sieviete nāk, labais. Vienmēr izvēlēties smaržu tikai kādu vīrietim patīk, tad būs jums noslēpums. Viņam patīk grejpfrūt, meklē grejpfrūt smaržu. Viņa būs tērā. Manikīrs sievietēm viss, kas ir saistīts, ka vīrietis sēd sievietēm sakoptas rokas, sievietēm, viņi pat gribās kūpstīt sievietes rokas. Tas, kas sakoptas rokas sieviete parāda, sievietes kārtību parāda. Ļoti spēcīgi. Tik sieviete kārtīgi. Kāda ir sievietēm nagu krāsa ideālā, kas vīriešiem, kur krāsa patīk? Sarkans, pilgt sarkan krāsa. Ļoti svarīgi ir sievietēm pilgt sarkan krāsa. Vīrieti dozēs tā, viņam patīk. Zemapziņa. Teiks, gauta meitenes būtu teikuši, bet melnā. Neliekās viņa smuka un seksīga, jo sarkanāja tiešām tāda Šis būs labs video materiāls no filmas. Tāds Viņš tā lampiņa deg tur vēl. Es jau nezinu, man pēc tam salamās. Nākamais vīrietim punkts ir sievietes, tas vienmēr jums jāsaprot, ir vīrietis tikai kaut ko sāks darīt un pieaugt, tā kā no viņam būs tā sajūta, ka kāds ar viņu rēķinās. Vīrietim vienmēr jābūt, ka viņa kāds rēķinās. Tas ir tik svarīgi vīrietim. Tāpēc vīrietim ir tik svarīgi apprecēties pēc iespējas ātrāk ar savu sievieti. Tāpēc, ka tad viņam ir atbildības sajūta, viņš nekur vairs nevar sprukt. Beidzās vecpuišu dzīve. Ja brīžiem pat vīrietis attiecībās vecpuisis, esat pamanījuši? Viņš attiecībās sievieti 2 gadus, bet viņš joprojām dzīvo kā vecpuisis. Man pašam viss, viņš pats pa sevi domā, man mašīna, mans, taču attiecībās 2-3 gadus ir. Un kurš to pieļauj sievieti? Tāpēc, ka sievieti nedomājams, ir laiks precēties. Viņš saka, nē, vēl nē. Mēs esam jauni vēl, mums 45. Mums vēl visi priekšā ir. Un tā tagad runā, piedod, smēties, bet tas ir normāli. Tāpēc vīrietim mērījāt, kāds viņa reiķinās, un tas viņam audzina atbildības sajūtu. Vīrietim atbildības sajūta ir pats galvenais, kas vajadzīgs dzīvē ir. Atbildības solījumu. Un tā, ka kāds viņa reiķinās, viņš nevar piekāst. Ja tā, ka vīrietis piekāst, viņš pēc tam ļoti stulbi jūtās. Ja vīrietis kādi piekāst, īsti vīrietis jūtās ļoti briesmīgi. Ja viņš nejūtās, nozīmē, ka viņa jāārstē ir. Ja vīrietis nejūt to, ka viņa kāds reiķinās pie mājās, ja sieva pasaka, es to gaidu 5 un es neēdīšu vakariņas bez tevīm. Vīrietis nekur nevarēs aiziet. Jo sieva saka, ja tu nenāks ēst, es arī neēdīšu. Vispār, ja tu nenāks mājas neēdīšu, vispār es nomiršu. Vīrietis, jo sieviete parādījos, ka viņa bez viņa ir nekas pēdiņās. Protams, ka sieviete ir izdarīta ko, nāgu uzcelt mājas, viss viņa ir izdarītiem pat, bet kā viņa vīrietim klātbūtnē parāda sev, ka es neko nevaru. Un te vīrietis, bāc, ja tiešām mēs neatbraukšu mājām paēst, veči hokejs nevar būt. Man sieva nomirs, ja mēs neatbraukšu mājās. Viņa tiešām neēdīs, es pazīstu viņu. Protams, ka sieva saviem pēdas, bērns pabaros un viss, bet kad atnāk vīrs mājā, oi, tu atnāc mies, man nav reibonis nāc no neēšanas.
Vīrietim jāaudzina, jo brīžam vīrieši maz bērni. Vīrieši paši šeit, kas visi sēž, viņu projām kādā vecumā būtu, viņi paši, ka ir maz bērni. Jo brīžam viņiem tās idejas ir ļoti bērnišķīgas. Ļoti. Un sievietes skatās, ak, tu mans bērniņš. Tālāk, sievietēm nākamais, kas jāiet, ir ļoti svarīga lieta, ko mūsdienās sievietes aizmirsuši ir, vai jums šeit meitenes visām ir labākās draudzenes? Tas ir vienkārši jautājums, ja brīžam visas meitenes tā, maitas visas. Vai ne? Jums obligāti jābūt labākām draudzenēm, un kas padara jūs par sievišķākam ir tikšanās ar draudzenēm. Tikšanās ar citām sievietēm, nevis ar citiem vīriešiem. Jo brīžam mūsdienas sieviete labākā draudzene vīrietis. Kopš kuriem laikiem? Tam vīrietim jābūt ir tam te frizierim, māksliniekam. Nevar būt. Sievietim ir jābūt blakus draudzenēm, ja tikai draudzenes saprot viņas. Kāpēc? Jo sievietes, viņas savā starpā apmainās ar enerģiju. Es pamanījuši, mēs jau smējāmies, kad sievietes aiziet uz tikšanos, viņas atnāk mājās, vīrietis prasa, pa ko jūs runājāties? Nezinu. 6 stundas, pa ko jūs runājāties? Nezinu. Nu, kāds temats bija? Ļoti svarīgs. Kāds? Nezinu. Bet viņi jutās ļoti laimīgi, viņi ir apmierināti, tāpēc, ka viņiem bija blakus sieviete, kas viņu saprata. Ja viņas emocionāli nodeva emocijas, tik, tu zini, es atradu to krāsas krekliņu, to! Viņš saka, jā, es zinu to krāsu. Pamēģini vīrietim tā izstāstīt. To krāsu, nu kādu krāsu, konkrētību. Viņš nesapratīs, nu. Sievietes visi saka, jā, to krāsu, nu to emocionāli, jā. Vīrietis nesaprot to, tāpēc nebaidieties lūdzu. Lai sieviete vispārībā atslābinātos un risinātu problēmas, un jārunājās ar. Jāizrunā visas emocijas, ir jāizrunā. Vīrietim kā? Vīrietim ir jāpaklusē. Jāizbrauc uz mežu, jāpasēž kokā 2 dienas. Un viņš viss problēmas atrisināsies. Vīrietis nevar atrisināt problēmas izrunājot. Viņam jāpasēž, jāpadomājot. Tā, ko es varu darīt dzīvē tālāk? Smaga dzīve. Smaga. Sievietes izrunā viss, mierīgi atnāk mājlaimīgi. Vīrietis izguļās mežā savā būdiņā, pamakšķerējusi, pameditējusi, atnāk mājā, sievi, es tev mīlu. Es sapratu to mežā sēžam. Tu man pietrūkst. Protams, ka viņš pietrūkst. Neviens viņam nemazgā drēbes tur, neviens viņam netēs siltu ēdienu, viss apkārt ir rupšs un emocionāls, daba, viss kož un viss. Atnāk mājā, sievi uzreiz čībiņas atnes, tēņi siltu noliek, un viņš, jā. Rūpes. Nākamais, vīriešiem. 5. 6. punkts vīriešiem. Jābūt vienmēr dzīvē riskam un briesmām. Briesmām biznesā. Ja vīrietis aug, kad ir adrenalīns, jo kad ir adrenalīns, viņš sāk domāt ļoti ātri. Ja vīrietim jāpieņem ātri lēmumi, kad ir adrenalīns. Ja nav adrenalīns, tad pagaidīsim, vēl nav, viss smiers vēl. Tagad ir adrenalīna situācija, viņš reiz tāda risinājuma galva, strādā viss. Viņam tas ir vajadzīgs, lai augtu. Vīrietim risks ir vajadzīgs. Vīrieši to frāzi izdomāja, kas neriskē, tas nevīna, ne jau sievietes. Domā, ka vīrieši sievietes izdomāja, kas neriskē, tas nevīnē. Cik smuki izklausās. Vīrieši, davai, risks metam vairāk, davai. Un sievietēm tas jārespektē to, ka vīriešiem patīk riskēt. Jums nav jājautā, kā biznesā iet. Jums jājautā, kur mans dāvanas ir. Ne, jums nav jājautā, cik viņš nopelna vai ko. Man dāvana ir. Jums nav jāinteresējās, cik viņš nopelnīja, cik viņš ir riskējis, vai cik viņš pakāsis, vai cik viņš kaut ko biznesā pazaudējis. Jums ir tikai dāvanas. Jums tas būs kas? Drošība, ka viņam ir nauda. Vīrietim vērā būt biznesa ir. Ja vīrietim ir biznesa, nav kāds, sākot no sētnieka biznesa, beidzot ar naftas biznesa, bet ar biznesam jābūt ir. Bet mūsdienās visi būt biznesmeni. Esat pamanījuši? Jebkurš vīrietis būs biznesmenis, jebkurš. Es izaugšu liels, būs biznesmenis. Saka vīrietis 30 gadu, 40. Kad es izaugšu liels, būs biznesmenis. Bet biznes ļoti svarīgi mūsdienās. Pareizi ir? Pareizi? Jā. Nākamais, kas sievietēm ļoti ir svarīgi, tas ir 6. jā?
Kā kuram? 5. Sievietēm ļoti vajadzīgs ir ilgas sarunas. Ne tikai tikšanās ar meitenēm, bet ļoti ilgām sarunām jābūt ir. Un vīrietis nekad nezvaniet un neprasiet, cik ilgi tur sēdies pa savām tīzlajām blondīnēm. Nekad to nedariet. Sievietēm pēc iespējas ilgāk sarunājās, jo ilgāk mājā būs miers, es jums to garantēju. Jo sieviete būs ilgāk pie draudzenēm, jo būs mājā ilgāk miers, ka viņi atnāks. Jo viņi visas emocijas, ko mūs krāmēs, draudzenēm. Atnāks mājās. Iedomājieties, tu norausi 1 stundu nost, 1 stundas emocijas aptuveni kā 10 kg, ko vīris iet uzbudīs mums virsū. Viņi nepaspēja izstāstīt par zeļbiksēm. Iedomājieties, mums būs jāklausās stundu par zeļbiksēm. Un ja tu kaut ko pateiksi, tu man necieni. Tu man necieni. Necieni man, nu. Un vīrietis atkal saka, jāsākās. Tāpēc ej pie draudzenēm stundīm, labi ilgāk pakačēties. Un vīrietis nekontrolē sievieti, cik ilgi. Vīrietis ir gulēt mierīgi, nu. Pareizi. Nav ko skaitīt stundas minūtes, cik viņam pa zeļbiksēm runājās, nu. Jūs te to negribat klausīties. Tas bija pie 6. Mēs sievietēm arī 6. Pie 6. Sievietēm vajadzīgs ir pastāvīgs. Sieviete, kas nepastaigājās, dabūs pēdienu. Jo šie visi ir praktiski ieteikumi. Vīrietim tie arī praktiski ieteikumi. Sievietēm jābūt pastaigām. Kāpēc? Viņai vismaz vienreiz dienā jāiziet ārā. Viņai ļoti svarīgs ir kontakts ar dabu. Kontakts. Ļoti svarīgs. Jo tad sievietes saharmonizējās. Viņa obligāti vienreiz dienā vienkārši 15 minūtes jāpastaigās vienai pašai vai ar suni vai kaut ko. Ja kā sievietēm vajag sabiedrību un uzmanību, bet viņai jābūt vienam, viņa vienkārši sazemētos tā, nu. Un pastaigas ļoti sievietēm patīk. Jo tā viņa pabūta un jūtās viņa skaista. Un iztaisnojās viņiem. Nākamais vīrietim. Vīrietim vienmēr jādominē. Vīrietim vienmēr jābūt ir līderim. Ja vīrietis kaut kur nebūs līderis, viņš pārvērtīsies par sievieti, to es jums garantēju. Vīrietis vienmēr grib būt līderis un sievietes ir jāpieņem. Ja jūs gribat, lai būtu vīrietis, būt laimīgs un būt vīrietis, jums jāatļauj, viņš būtu līderis. Vienalga kāds viņš tur raksturē, bet viņam jābūt līderim. Ja jūs viņam neļausiet to, gribēsiet paši būt līderis, tad neceriet, ka jums vīrietis ilgi baks paliks. Viņš atradīs sievieti, kas ļaus būt. Vīrieti vienmēr vajag dominēt, un viņam tie dominācija brīžiem liekas ļoti smieklīgi pārējais sievietes. Viņš atnāk mājās, nes pa sevi un atnāk mājās un sāk komandēt šito. Sievietes saka, darbs jau beidzās, mīļais. Nu jā, lūdzu, izdara to un to. Jo mājās viņš arī dominēs, bet mājās jāpamaina tonīts. Jāpasaka, lūdzu, mīļā, mana brīnišķīgā princese, palīdzēs līdz man to. Sieviete teiks, jā. Kā jūs to pateiksiet pareizi? Sieviete nav svarīgi, ko jūs sakat, bet kā jūs pasakat? Kā? Vīrieši, tas ir tiesa vai nav? Jūs patīk dominēt visur, būt līderiem. Skaidrībai ir jābūt. Jā, protams. Tad jābūt visam normāli, nu, nevar hausā dzīvot. Nākamais, kas ir sievietēm. Mūzika, meitenes, mūzika. Kurai meitene nepatīk šeit mūzika? Sievietēm mūzika jāklausās katru dienu. Bet, ko tas nozīmē? Emocijas. Emocijas. Bet tad viņi savu vairāk neuzkurina? Nē, viņas emocijas ieraudzīs savas emocijas mūzikā. Tās gan. Viņi klausās, jā, tieši tā es jūtos, tieši šitā. Tieši mana mūzika. Jo sievietes kā taisa playlist nevis pēc grupām, tā kā vīrietis Metallica, Korn, tur lauku mūzikā, viņi saka, skaistā, mierīgā mūzika, chill, relax. Viņas neliek tā, ka mēs vīrieši tur uzreiz pa grupām saliek. Viņas saliek pa mūdiem, pa noskaņojumiem. Tāpēc sievietēm ļoti patīk. Ko es šodien klausīšos Facebookā, YouTube'ā, viņi ieraksta chill. Nevis grupu, tā kā vīrietis konkrēti metāli. Metālika uzreiz ieraksta grupas sievietes, chill music, relax. Vīrietis nevar iekt relax, kāds ir relax. Konkrētība. Kas relax? Kurš relaksēsies? Ne? Konkrētībai. Tas nav grūti. Tāpēc ir mūzika ļoti svarīga. Noskaņojums. Tā tak nav sievietes, ne? Nav, tieši tā. Es izdomāju to visu atkal, ja? Un sievietēm jāklausās ļoti svarīgi, viņiem jāklausās arī meditīva mūzika.
metīvu klasisko mūziku. Ieteikums sievietēm, ja gribat būt mierīgas un samazināt savu enerģiju, kas jums galvā, kas sprākst. No rīta, kad dzeriet tējiņu, 15 minūtes ātrāk pamostieties, uzlieciet meditīvu mūziku. Jūs nomierināsiet, un diena sāksies lēnām, un jūs saka, nav laiks, jāskrien. 5 līdz 15 minūtes ātrāk apsēdies un dzer tējiņu. Pie mierīgas mūzikas. Uzliec YouTubā relaks. Labi? Viss. Vienkārši mierīgāk, un es būtu tas mierīgāk. Tas nav grūti, vai ir grūti? Jā, es biju. Vīriešiem nākamais. Vīriešiem ļoti svarīgi ir uzslava no citiem. Vīriešiem patīk, ka viņu uzslavē. Un kuram parasti vislabāk sanāk uzslavēt? Un ir īpaši kam? Sievai. Ja sieva pasaka, tu nu gan šodien labi pastrādājusies. Viņš tāds, bet tikai 1 stundu dienā ir. Bet jāuzslavē, viņš saka, jā. Un te vīrietis saka, bet es vēl kaut ko te padarīt, mīļā, palīdzēt. Ja jūs viņu uzslavējāt, viņš sajūt gandarījumu. Viņam ļoti svarīgi, ka jūs uzslavēt viņu. Un vīrietim vienmēr jābūt kaut kur efektīvam, kaut kur noderīgam. Ja viņš ir sētnieks, tad pats labākais sētnieks. Viņam jābūt ir efekts jāredzēt. Vienmēr jābūt rezultātam viņa darbam ir. Vīrietis nevar veidot mākslu bez galvmērķa. Sieviete ir uztaisīt mākslu, pat nepabeidzot gleznu. Kaut kad atnāks pabeigšu. Vīrietim jābūt iesāk pabeidz, tas ir vīrietis. Vīrietis nekad neko nepameta novārtā, jā, latviski vārds ir. Sapratāt novārtā? Да? Начинал, закончил. Не можно сделан, да? Ты не можешь как-то, чтобы висел на воздухе. Да, подвешенная воздух. Да, tu vienkārši sāki, pabeidzi. Jā. Sievietēm var būt ļoti daudz, kas karāties gaisā. Sievietes ir iesākuši ādīt zeķes, taisīt kaut kādu šūtvārdiņas ārā, tur mājā nomainīt viss gults pārvalks, apšūt smuki, tur viss kaut ko viņas iesākuši. Jo viņas visai dzīvē to ir salikuši. Kaut kad es to izdarīšu pareizi, kaut kad pienāks mirklis, kad es to pabeigšu. A vīrietim tas nedara, viņam jābūt efektam ir. Efektam. Reikļu stāvu galds, viņam jābūt efektam, uz viņu jēdri, jāguļ, viss jādara uz viņu ir. Viņam jābūt ir vērtīgam, kaut ko jāizmanto. A sievietes tikai smukumam. Smuks galds. Man patīk. Kāda efektivitāte? Nekāda. Smuks. Tāpēc vīrieši nesaprot, kāpēc sievietes sanes pilnu māju dārziņiem. Kas nenes augļus, ko mēs neēdam. Bet smuki izskatās. Kaut kāds puķis sanusi, kaut ko briesmīgi ārā. Prāt, priekš kam? Kurš viņus laistīs? Sievietes saka, nezinu, bet smuki izskatās. Un vīrs parasti, ko dara, iet un laista. Bet vīriešiem vajag laistīt. Protams, vīriešiem daudz ko vajag darīt, viņam laiku, kas jādara. Ja vīries nedara, tad viņš sēž tā te. Dzīve. Un sāk filozofēt, un stūbs jautājumu sāk uzdot. Kaut ko stūbs sāk rakstīt Facebookā. Kāda ir dzīves jēga? Un tad vēl tā paša pretī raksta kaut ko, jā. Palas tās filozofiskas jautājumas, bieži ļoti dīvaini liekas, ko vīrieši raksta par filozofiju. Vienkārši viņam aizņemt, vīrietim jāfilozofē, viņiem jādarbojās. Ja viņš ir filozofs, tas viņam darbs ir, ok, strādā. Bet nevajag filozofēt. Kas būtu, ja būtu? Kas būtu, es būtu apprecējies un sākās. Būtu, pamēģini, kā tas ir. Paprast tētim, ja te nezinu. Nākamais. Sievietēm, jā? Sievietēm jāatsakās no vienas lietas jau visā lietā. Atteikšanās no sarunām un domām par sarežģītām tēmām. Sievietes jums nav jādomā sarežģītas tēmas un sarežģīt kādu atrisinājumu algebrā jāveic. Jums jābūt ir princesēm. Jūs sāksiet domāt, jā, kā es varētu to karburātoru saskrojot mašīnā? Diez vai. Ir tādas sievietes, kas domā. Ir tādas sievietes arī, kas domā, kā pasauli glābt. Sievietēm ir kas jādomā? Kā glābt savu ģimeni? Kas jāvalk mugurā ir? Kur man gredzens stāv? Ko es vakar nopirku? Kur viņš pazudis man ir? Sievietēm nav jādomā, kur es naudu ņemšu? Kā mēs izdzīvosim? Tāpēc viņi atrada vīrieti, kas tās problēmas domā. Viss. Brīžiem liekas, ka vīrieši domā, bet tev sievietēm vispār aptuveni tikai jāpucās ir.
Tieši tā. Bet sievietes uztur visu ģimeni. Visa ģimene balstās uz sievietes. Sieviete audzinā bērns, audzinā jūs, vīrieši. Iedomājieties, visu laiku viens bērns vairāk ģimenē. Vīrietis vienmēr nāk kā bērns, sieviete bonusā līdzi. Viņš vienmēr audzināja, jo viņam tās idejas bišķi ļoti dīvainas. Tāpēc sievietēm arī audzina ir. Tad sievietem nevajag nekādas sarežģītas domas izdomāt, kādas tur lietas sievietes pa ko pa niekiem domā, pareizi? Vīrietis, cik braucam uz Spāniju. Sieviete nedomā, cik mums nav būt, cik mēs teiši, ko es vilkšu mugurā tajā dienā un tajā dienā. Kāds laiks ārā interesanti, tā ir lielākā problēma. Kāds Spānijā ir laiks? Viņi neskatās, vai tur ir karš, vai tur Ukraina ir tūmā. Viņi neskatās tādas lietas. Viņi neinteresē, kāds laiks ir interesanti. Paskatās, draudzenei, Spānijā, ka draudzene Spānijā ir jāstiekās. Lielākā problēma ar draudzeni, mani vecas bērnības draudzene, protams, ir Spānijā. Vīrietis saka pētīt, paga, kas ar kurs nauda ir. Viņš pilnīgi citas lietas saka domāt, biznesa, cik mums budžets ir. Viss naudu nevar ņemt līdzi, tās sievis iztērēs, nedrīkst ņemt līdzi. Viņš domā tādas lietas, sieviete domā visu, kur man portfels ir. Un bļaupa vispār, vīrs man nav portfels. Tas ir sarežģīts, pareiz jautājums. Vīrietis, kaut portfels, cik musarmais samet, iekšām braucam. Nu, saprat vīrieši, kā tas notiekās viss un sievietes. Nekas sarežģīts. Ja jūsu problēmas jums ir nenormāli sarežģīts, ko vilkt mugurā? Kas ir būt sarežģītāks? Vai ne? Vīriešiem tā problēma atkrīt. Pareiz vīrieši? Kā ko vilkt mugurā? Kas nesmird. Tas, kas ir plus-mínus nesmird, jā, plus-mínus tīrs ir. Plus-mínus nenozīmē mēnesi stāvēs kaut kāds mugurā, viss krekls. Viss kārtībā ir. Viņš ir braukš uz svētkiem tajā pašā kreklā, kāds problēmas. Viss tak normāli ir. Nākamais vīriešiem smukā lieta ir nauda, nauda, nauda. Vīrietis kļūst par vīrieti, tikai kabatā ir nauda. Ja vīrietim kabatā nav nauda, paskaties, kāds viņš veikalā izskatās, jūs pārsmietieties. Kādi vīrieši, kuram nav viņš mērtā, saka, es tieši maisiņā salikšu iekšā tās lietas. Un viņš izskatās tik nožēlēm, ka sieviete maksā. Viņš tāds te ir. Vīrietis samaksā, paņem maisus un aiziet. Sieviete, man liekas, es kaut ko vēl gribu. Ko es nezinu, pagaidu. Magnēskie nesteidzina man. Ja vīrietim kabatā nav bez mugurkauls ir, viņš iet uz maku, piepiesiet, ko tu gribi mīļā. Viņš saka, Viņš tā domā, tu augu saņēmi uzreiz, augu saņēmi, sarakstu galā, atnāca. No cietā diska atnāca informācija. Es jau gribētu to tur, bet tas nav obligāti. Tas ir kā tu pats gribi, tas nav obligāti. Un pamēģini to nenopirkt. Bet tas nav obligāti. Sievieti visi zina, kad jums alga būs un cik jums alga būs. Visi jau noskanējās ir. Tā kā vīrieši nesaka tā, ko tu gribi. Dabūsiet atbildi. Un es šaubos, vai jūs priecāsieties par to atbildi. Vīriešiem obligāti jābūt naudai, tikai vīrietis ar naudu ir spējīgs dot sievietēm mīlestību. Ja sieviete, to augsts paliek? Ja augsts tur kādu deķīšu bija, es kaut kur atnesa, padodiet, jā, meitenēm. Tur noteikti tomēr ir augsti. Iedod šeit arī. Šeit arī padod. Jā, paldies jums. Rūpieties par meitenēm vīrieši. Viņam tā patiksies, reiz jums ir viens ķeksīts vairāk, ka jūs pamanījāt tādu cik viņš, cik viņš ir uzmanīgs, dieviņ, tētiņ. Tik foršs vīrietis. Dabūj ķeksīt. Kāpēc jūs nedabūjāt ķeksīt? Uzmanība. Es jums pirms tam stāstīju, ka esmu stāstīju par čakrām lekciju, kad vīrieši savu mīlestību izrāda savu naudu. Vīrietis savu mīlestību izrāda sievietē pret naudu. Ja vīrietis sieviete nedāvina naudu, nedāvina dāvanas, tad viņš nemīl jūs. Noslēpums. Vīrieši piekritīsiet? Vīrietis saka, bet, ja ir nauda, tad dāvina. Nē. Ja mīlti naudu atrīs dēļ kur? Ej strādāt. Vīrietis nevar dot sievietei kaut kādu, nezinu, dzējojas vai ko. Ja vīrietis sāks rakstīt sievietei dzējojas, kas notiksies? Nebūs nauda. Bet sievietes jau saka, kāpēc tu man kaut ko neuzrakt dziesmu vai ko? Viņš saka, jā, es varu tev rakstīt dziesmas, bet tas nenozīmē, ka mēs pelnīsim naudu. Ka mums būs daudz to dāvaniņas, vairs nebūs. Būs daudz dziesmas, bet dāvaniņas nebūs. Grēdzīntiņi vispārējais. Saprotat?
Vīrietim nauda ir mīlestība, viņam čakra aktīvi trešā. Nauda čakra vīrietim ir aktīva, sieviete viņa pasīva. Sieviete pieņem naudu. Kur sieviete no šeit klātesošām, kurai sieviete šeit pa daudz naudas ir? Ir tikai, kurai pa daudz naudas, es nezinu, kur naudu tērēt. Vīrieši brīžam tiešām nezinu, kur naudu tērēt. Ja vīrietim ir nauda, piemēram, man stāv naudas, nezinu, kur es viņu tērēšu. Bet es zinu, ka sieviete zinās. Ja vīrietis nezinu, kurš man ir naudas, un kam? Katram dzīves gadījumam. Sievietei nav tāds katrs dzīves gadījums. Viņa visu laiku problēmas un grūtības. Tagad ir tas mirklis. Akcija veikalā ir. Akcija tam kažokam ir. Tas ir tas moments, kad būs silta augsta ziema nāk. Un tā pārliecināja vīrieti, un vīrietis tiešām. Viņš notic, ko tie 3 kažoki tur paslēptā sānā ir jau. Bet šis ir īpašais kažoks, termo. Tur super kaut kas nezinu iekšā, tur kurblātors, radiātori iekšā. Vīrietis, bet tik tiešām. Pamēģina nenopīkt viņai. Būs klās, būs klusēšana nedēļa. Pareizi? Ļoti vienkārši viss notiekās. Sievietes iznīcina vīrieši ar savu klusēšanu, ar savām asarām. Ļoti vienkārši un praktiski. Nākamais sievietēm 9. Sievietes, vai jums mājās ir vanna? Man ir žēl, ja jums nav. Man arī. Kurai sievietei nepatīk vanna? Ir tā kāds sieviete, kurai nepatīk vanna, ienīst vannas. Vai sievietēm patīk dušas? Ilgas. Ilgas dušas un tas, kad parasti, kad var ielīst dušā iekšā un gulēt tā kā vannā. Jā. Kad tek īrs ūdeniņš, bet tu guli vannā. Jā, bet tā. Sievietēm ir obligāti vajadzīga vanna, tāpēc sievietes, piemēram, kas arī, kad mēs meklējām dzīvokli, pirmais jautājums, vanna tur ir? Pārējais nav tik svarīgi, bet vanna. Ir vanna. Labi, mēs ņemam šo dzīvokli. Saka, bet pārējais ir briesmīgi. Bet ir vanna. Bet ir vanna. Un sievietēm ir obligāti vienreiz nedēļā jāiet vannā. Un ja sieviete var vismaz 2-3 nedēļā iet vannā, ja jums nav vannas, ejiet pie draudzenēm, kurām ir vanna. Jums sievietes sev harmonizē ar ūdeni, jūs to ziniet? Mēnesi stihija. Ūdens, miers. Tāpēc vīrietis grib, kad sieviete ir saspringusi un iepriecināta, nevediet viņus kaut kādu, nezinu, tur Enrique Iglesias koncertu. Aiziet viņu uz vannu. Uz akvaparku. Sievietēm akvaparks nav, viņam nepatīk tik publiski. Viņam patīk intimitāte, jo vanna ir intimitāte, viņai telpā. Viņa saliek un vīrietis nopircis ko? Vannai blakus rožlapiņas, svecītes. Ja vīrietis brīžiem nesaprot, viņš iet vannas, tāpēc kās 100 sveces, viņš, kas tas pa sviesti ir? Kāpēc vannai vajadzīgs 100 sveces apkārt? Viss ar sveķiem, kas pa murgi ir? Ienāk loģikas iekšā. Un vīrietis nesaprot, kāpēc vannā jābūt svecēm. Viņš nesapratīs. Viņš kriku tak ieslēdz gaisam. Sievietes pagaid, bet sveces. Tas sieviete tā harmonizē. Un eļļiņas vannā. Putiņas, sāli tur. Un tur nāgas vīlēta, jauno nāgu vīlējam un visu kaut ko, un tu sēdi. Un vēl relaks mūzika fonā skan. Ka vīrietis vienkārši saliek iekšā. Iedomājies, sievietei labāko vakaru atnes. Viņš ieliek mūzikas iekšā apur to nopirts mazo, kur iPads uzliek virsū. Jo vīrieši nesaprot, kāpēc vajadzīga mūzika vanstabā. Ko tu gulēt atnāk uz vanstabā? Es nomazgājusim prom. Sieviete tur mūziku uzliek, viņi samākā playlist pusstundu sameklē vanstabā. Te viņi paskatās, kāda viņi izskatās, un vai spogulis tīrs ir. Vīrietis atnāk tur acīm tie. Viņš pat nepamanīja, kas vanstabā notiekās. Vai tur kāds guļ vānā vai egu, viņš pat nepamanīs. Smarža. Smarža? Nu, ja pārāk daudz smaržo, tad vīrietis arī liekas aizdomīgi. Ja pārāk daudz vannā smaržo. Pēc kam smaržo tik daudz jāizveidina ir? Es sievieti atkal nesaprošu, kāpēc tu veidināji, tu bija tik forša smarža. Čak jau tu mūsam, tu 15 svecītes salikts, viss smaržīgās. Vediet lūdzu sievietes uz vannām, es jums iesaku vīrieši. Fantastiski palīdz, es garantēju. Un 20 minūtes vīrieši sievietēm lieciet mieru, tas ir minimālā sieviešu vanna, minimālā vannai 20 minūtes. Neprasiet jautājums, drīkst pie tevi vanna arī ielīst? Plāts, tas ir fails. Kaut viņi saka, bet tur ar vannām nāk, nē. Ja viņi vienreiz nedēļu ļaut iet vannā, lai viņi sēž vien patu, viņai tur tā patiksies. Izslēdziet skaņu ārā telefonam, sievietes nābild uz skaņām, mums neko nābild, 20 minūtes viņai om.
tukšums. Tas ir iespējams vīrieši, sievietēm to norganizēt vienreiz nedēļā. Tas tik nav sarežģīti. Pareizi? Nākamais vīrietim. Vīrietim, tas būs viens no pēdējiem, ko es vīriešiem pateiks, piedodiet vīriešiem, nav daudz lietas, pie ko strādāt. Vīrietim vienmēr ir jābūt sajūtai, vispār, kāpēc vīrietis tā ir attiecība, ka viņš grib būt kādam vajadzīgs. Saprati, kāpēc vīriešiem vajag attiecības? Un sievietei jāparāda maksimāli, ka viņš ir vajadzīgs. Tikai sievietes raksta vīrietim īziņu. Čau, kā iet, kur esi? 5 minūtes. Čau, tu jau tur? Un tas vīrietis saka, kas tur sieva atkal. Viņam pašam patīk. Nav tā, ka viņš saka kaut ko terorīti. Viņam patīk, ka viņam vajag pazvanu. Mums liekas normāli. Vīriešiem notiekums, jūs zināt, ka vīrieši nečato. Ja vīrieši čato, kaut kas dīvains ir. Vīrieši pasaka, vīriešiem kāds čats ir, jā, nē, smaidiņš. Viņš pat nav smaidiņš, punktu pieliek, bet es nesaprotu, es pats sev esmu pieliek, vīrieši, čau, pieliek punktu, bet es nesaprotu, kāpēc vīrieši dara tā. Tikai vīrieši sievietes neliek punkts. Viņi sieviete pieliek 3 punktiņas. Bet vīrieši, viss kārtībā, punkts. Kāpēc? Vai kā? Jā, viņš izmanto parasti to, ko piedāvā, zin, ko tas telefonos, ko piedāvā tās funkcijas. Vīrietis nemāk čatot. Un nelieciet vīrieši čatot. Nu, kāpēc man vairāk nevar pastāstīt, kā tu iet? Nu, man iet ļoti labi. Viss, nu, kāpēc jūs viņam lieciet būt pa sievieti? Kāpēc? Vīrietis konkrēti pasaka, šodien gāja nokrīt zemē, pārsat uzats. Sieviete kūzaks, ārprāts, man tāda problēma gadījās. Es biju nopirkusi jauno nagu lāku, gāju, vai ne? Un te putiņi lidinājās apkārt vispārējais. Viņai tur romāns ir. Tas bija jautājums. Vīrieši nemāk čatot, ja vīrieši negrib čatot. Viņi arī nemāk. Vīrietim nav jāgrib čatot. Jā, es piekrītu, viņi negrib. Un nu, nav jāmāk. Es personīgi, mans priekšstats īziņas, nu nepatīk, man pirmkārt nepatīk. Mazajās pogās, kur tur spaidīt iekšā. Ko rakstīties, es pazvanu un dzirdēt cilvēku balsi, tu dzirdi, kā viņi reaģē. Konkrētība, jā, arī. Jā. Nevis tur uzrastīt, varbūt viņi tur izlastāv lūzers. Bet tas tā ir, bet sievietēm patīk tas. Jo sievietēm nepatīk runāt, jo viņi saka, nu kā var pateikt runā? Ja piešām sievietes atbildes pagājušās dienas jautājumiem īziņās. Čak es sajūtu, kāda atbildu šā bija īstā. Briesmīgi, nu. Vīrieši, nu, vīrietiem vienmēr jābūt sajūtu, ka viņš ir vajadzīgs. Ja sieviete uztaisīs to sajūtu, ka viņš ir vajadzīgs mājās, vīrietis vienmēr skries uz mājām. Vienmēr. Ja sieviete uztaisīs vienmēr to ilūziju pašā sākumā vīrietim, ka viņa nevar bez viņa, es jums garantēju, sievietes vīrietis nekur nevarēs nekad aiziet. Tu negribēs? Pēc kā viņam iet prom, viņš tiešām viņai vajadzīgs ir. Tur ir tā vajag. Tas nav noslēpums. Principā tas ir vīriešiem viss ir, pie ko strādā. Vīriešiem jāstrādā pie 2 lietām, ko mums vīrieši pateikšu. No vediskās filozofijas pie 2 lietām atceries, pie ko vīriešiem jāstrādā. Pie ko? Sievietes, un teik to zina, atcerieties no lekcijām. Pirmais. Uzņemties atbildību par sievieti pilnībā. Tas nozīmē ko? Turēt solījumus. Sievietēm patīk, ja vīrieši tur solījumus? Saka jau skaļāk, lai vīrieši dzird. Patīk? Jā. Vīriešiem patīk turēt solījumus? Rītīgi. Mēs cenšamies, pareizi, mēs strādājam pie tā. No janvāra, no jauno gadu mēs sāksim, pareizi? Bet sievietēm, ja jūs neturat cilvēks, viņam ir trauma, tad jūs viņus nenormāli traumējat. Ļoti traumējat. Viņam visas attiecības nākamās būs sagrautas. Šitās nekad nesoliet. Jūs nevarat izpildīt. Jā. Izrojot ārā tur kontaktu melno no sienas. Paldies jums. Jā, paldies tev. Paldies. Vīrietis īsts. Uzņemās atbildību. Tā otra lieta, kas vīrietiem jāiemācās jābagā pie galvenām tām lietām, kas viņam dzīvē būs vajadzīgas, tas ir kontrolēt savus jutekļus. Kas vīrietim jāmācās kontrolēt 3 lietas savā dzīvē ir kādas? Mēle. Tas ir vīrietis, ko pasaka? Jā, nē. Vīrietis 2 reizes neko neatkārto. Piekritīsiet vīrieši? Tā ir baigi labi. Vajadzēja praktizēt.
Viņš nekad neatkārto dievreiz pasaka, es pateicu jau tev. Un sieviete jums ļoti patīk. Piekritīsiet, meitenes? Lai arī brīžiem skarbi ir, bet jums patīk. Es saku, bāc, viņš tik stingrs, smukiņš. Tik stingrs. Jau viņa pat salvocīt, viņš pasaka, mužīk. Un es tādu, es nezinu, varbūt, kā tu domā? Nu, kas pa vīrieti ir, nu? Ko viņus var iesākt? Viņš neko nezina. Nākamais, kas vīrietim jāsavalda ir runa, solījumi jāpalda. Nākamais ir vēders. Ja vīrietis savalda vēdru, viņš ir savaldīt ko? Dzīvam orgānu. Ziniet, ka vīrieši dzimuma orgāns jums arī, jā? Ir tāds aparāts, dzimuma orgāns saucās. Ir pamanīts. Brīžiem nezinu, ko viņi darīt, viņiem brīžiem domā, ka jāšaudās tikai viņi ir. Spējmantīņi kārtījā. Nu, vīrieši tā domā, un tāpēc arī sporto katru piekdienu, sestdienu. Oi, man tur kaut kas jāizkrīt ārā ir. Cik forši. Viņš pat nezinu, kas tas būs. Nākamā nedēļa būs lekcija, tas tāds hīts ir mīt par seksu. Jums vienkārši bija jāsagatavo mazliet. Tā ir tāda jautra lekcija, kas sagro vīriešu ego. Un tad vīrieši man raksta, es tev ienīstu, Uģi. Es miršu drīz. Man no seksas nedēļu. Ok, būs jautri, pareizi. Tālāk iesim pie sievietēm. Sievietēm ir jābūt meditācijai. Sievietes, ko jūs saprotat vārdu meditācija, tas lai paliek jūs ziņā. Jūs sievietes zina, ko nozīmē vārdu meditācija viņai. Vīrietim, kas ir meditācija, ir jāizskaidro. Jo tad, kad sieviete nomierinās, viņa paceļ savu enerģiju. Tiklīdz sieviete nomierinās, viņa paceļ savu enerģiju. Tāpēc sievietes, ja jūs esat mierīgs, jums ļoti daudz enerģija būs. Skaista enerģija. Nākamais, kas jāmācās sievietēm, ir dziedāt. Vienalga jums sanāk šķībi, nešķībi, mācaties dziedāt. Un jums kāds pateic, ka jūs nemākat dziedāt, duri pa mutuņam. Jo sievietes ir pašas skaistākās dziedonas. Jūs katrai sievietei ir unikāla balss. Ir aprakstīts veidās, ka tiklīdz vīrietis dzird sievietes balsi, vienalga, kurai sievietēm, jums aiz dulums galvā iestājās. Jo sievietes nerunā, viņas flirtē. Ka viņas dzied vīrietis vienkārši, kas tā pa lakstīgalu? Jo sievietes, kad dzied, viņas parāda savu sievišķību, un vīrietim ļoti patīk, kad dzied. Un ja vīrietis aizliedz savai sievietei dziedāt, viņu sist. Ja viņa atkal ko dara, izpauž savas emocijas. Jo brīžiem sieviete ko dara, viņa savas emocijas nodzied dziesmā. Tur, es tevi ienīstu, jā. Un vīrietis ir kaut ko depresīvu šodien, viņš nezina, kāpēc, mīļais. Viņai patīk emocijās dziesmas, tāpēc viņa ļoti daudz, sievietes ļoti daudzām dziesmām vārdus zina. Ko vīrieši zina, aptver ko tur, I love you, na. Es sievietes zina visus vārdus dziesmām. Tāpēc vīrietis uzliek klipu YouTube'ā, noskaut foršu klipu, sievieti, ko uzreiz lirikas kopā dziesmu. Jā! Vīrietis pat nezina, ka lirikas iespējams YouTube'ā uzlikt. Sievietēm ļoti svarīgs lirikas, piekritīs sievietes vai nē? Kur ir bez lirikām vispārībā? Vīrietis klipu būs kāds labais, viņš pa mutu viņam iedot klipā. Tā kā viņš tikai aizdomāja dziļāk, viņš, lirikas arī tur meldiņš, ne. Ja? Meitenes mācieties lūdzu dziedāt, tas ir forši. Jo tas jums arī attīra kaklu čakru sievietēm, attīra dziedāšanu. Emocijas izliek ārā vairāk. Un kad sievietes kaklu čakru izdzied emocijas, viņas ko? Viņas negrib blamāties un īdēt vispārējais. Ja viņas ir izdziedājušas savas emocijas. Tas nav grūti dziedāt pareizi. Un visām sievietēm ir skaista balss. Visām. Arī tev ir skaists. Dziedi. Pēkšņi sāk dzirdēt to pēkšņi ilūzijas iekšā tos princis. Kur ir mana lakstīgala? Un domās, tu man balss klausies. Čak, jā. Tu esi Pavarotī. Sieviešu ādā. Nekauties, vīriešiem patīk sievietes balss, jūs smēties, bet nopietni. Jums liekas, ka šķībzied, jums skotē pateic, ka jūs šķībzied, bet savam vīrietim, jūs varēs vīrietim jau šeit, wow. Saprat vīrietim tās vibrācijas, kas viņam patīk. Un jūs nevarat pateikt, kuras viņam patīk. Nekautrieties, meitenes dziedāt, lūdzu, labi? Sarunāts? Un neiet uz mācībām, vienreiz neļauj kā dziedāt.
jūs jutīsies atkal sievišķīgāk. Tad jūs la 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 la. Sēdēsiet mājās, būs mierīgāks prāts, enerģija kāda atkal būs. Nākamais, atkal sievietēm, vienmēr sievietēm būs. Sievietēm ļoti svarīgi staigāties pa veikaliem. Vīrieši uzreiz, es paskaidrošu, kāpēc. Vīrieši, mācieties, sievietēm ir jāļauj staigāties pa veikaliem. Kāpēc? Jo sievietēm nav jāpērk visas veiklos, ko viņas dara? Viņas tikai staigājās. Apčamda, uzvelk vienu klīti, viņā nav jāpērk. Bet ne jāsīvtās ir mīlētāji, ka tas audumiņš pieskārās manam augumam. Tāds smalks. A vīrietim mums teikt, tu esi veikali, bailes sākās, ka jāpērk būs viss. A sievietes iet tikai, ko saisties kā sievietes uz veikalu. Tas ir pilnīgi normāli, ka viņas iet arī bez naudas sievietēm jāiet uz veikalu. Jums nav naudas, ejiet uz veikalu. Ejiet uz veikalu, stāgājieties, sajūties kā sievieti. Un jums zin kādam noskaņam jābūt. Te, ka man būs nauda, te es visu to nopirkšu. Tas rada stresu. Tad tu rītīgi sev uzvēl. Tad sāk sievieti domāt par sarežģītiem jautājumiem, kādu nopelnīt tā un šitā. Sāk biznesa plānus. Jā, sievietēm jāliek uz veikalu iet ir. Nē. Arī bez naudas. Bet, ja nauda, tad dod līdzi. Būs vēl laimīgāk. Es jums stāstīju par to, kāpēc sievietēm lielākais pārbaudījums, ka vīrs iedod kredītkarti, jūs ziniet? Jā. Sievietes nezinu, ko darīt. Viņš man pārbauda. Viņš zvan draudzenēm visām. Kāpēc viņš man iedod kredītkarti? Viņš man neuzticās, viņš man nemīl. Kāpēc viņš man iedod kredītkarti? Cik tu naudu, cik es varu tērēt? Kur ir limits? Varbūt viņam jau iekšā nauda, viņš vienkārši izmanto. Tas ir milzīgs pārbaudījums iedod kredītkarti. Vai ne, sievietes? Tad, kad ir attiecības un uzticēšanās, tad jūs bez emocijām ļoti labi pielieties savu kredītkartes pareizi. Es pat nebūs jautājumu, cik nauda ir. Čuk pietrūka viņam vīram, ieskaita vēl savā kredītkartē naudu. Man pietrūka. Tās ir attiecības. Piesēd. Nākamais, kas sievietēm jāizdara, sievietēm jāapmeklē psihologs. Izskaidrošu, kāpēc. Ne jau tāpēc, ka sievietēm ir problēmas, jo viņam mēr viņas ir, bet tāpēc, ka psihologs padara sievieti par sievieti. Viņam ļoti patīk kādam paīdēt. Psihologs ļoti palīdz, pēc, ka jums liekas tas forši piet pie psihologa pareizi. Nepatīk? Es mēģināju. Ja mamma ir psihoterapeite. Nu jā, tad tev ir trauma. Jā. Nē, ir forši. Ja tagad, jūs aiziet, jūs obligāti nav jāiet pie psihologa vīrietis, sievietes. Sievietēm vispār kontakts vīriešiem pēc iespējas mazāk jābūt tikai ar savu vīrieti. Ja vīrietis pārāk daudz biedrosies ar sievietēm, viņš kļūst vienkārši par sievieti. Viņš saka, jā, bet uz sievietēm tik forši un vienkārši, protams. Jo visi viņām ir savukārt manipulēt un komandēt. Ar vīriešiem tā nevar. Vīrietis patīk, ko tu dari manīm, pa mutu dabūsi. Konkrēti pateiks. Ar sievietēm forši, viņš tur ir princis, viņš jau stūbos joks teikt un visi meitenes. Skatās mutē iekšā. Otrādi? Tas gan būtu dīvaini, ja meitenes stāsta joks un vīrietis smējās. Ļoti dīvaini. Es pat sāku domāt, tā kā es bijis, ka sievietes tāda anekdota un es smējos. Es neatceros. Es jau kā sāku domāt, jo viņai tā anekdota pazudīs, tāpēc, ka vīriešiem anekdota īsti un konkrēts. Un kur joks ar sievietēm, tur būtu jāizpušķo. Kornelī tā nav, jā? Nekas viskāp. Nākamais. Sievietēm obligāti jāiet uz dejām jāiet. Obligāti. Jāiet uz dejām ir. Kur sievieti iet uz dejām? Mājās. Jā. Jā, deju kaut vai tā dejojiet. Jūs sievieti pats ir pašapziņas ar to, un sievieti saka izrāda, ko? Savu ķermeni, savas emocijas. Jo sievieti tev nedejo, viņa atkal savas emocijas izrāda. Mēs pamanījuši sievietes, jūs jau nedejojat. Jūs ejat uz tām dejām, kur jums emocijas tādas ir. Viņas pat uz 5 nodarbībām vienlaicīgi. Kā es jutīšos tādam, es arī iešu? Pirms tango viņai te patikus asāks, noskaņums. Tad viņai vajag kaut meditatīvo deju kaut kādu tur. Tik daudz dejas viņai sarakstā, kas jāprovē ir. Viņa jau neprovē dejas, tāpēc, ka vīrietis ir kāpēc, nezinu, ko viņa grib. Viņa emocijas atkal ķēr pareizi.
emocijas. Bet ja nu tajā dejā es nevarēšu parādīt sevi, ja nu es slikti izskatīšos tajā tērpā, kas mugurā ir, ja tik daudz problēmas ir, es brīžiem smējos, kā vīrieši nāk uz jogu, esmu pārsmējies, kāds viņam tikai no treniņbiks. Pārstatās ir pidžamens kaut kāds. Tas ir tik smieklīgi. Viņiem nav tā, ka sievietēm tur 13 triko, tur visādi jogai, tur visam paklājiņš, Roma zīmītiem. Vīries kaut kādu pakāju atnest, nomet zemē kaut kādu vieli un jogojās, un viss sievietes nesagatavojies vispārībā. Sievietēm viss tur ir tērpiņš, kreikliņš ar Roma zīmītiem, ar indiešu kārtēm, visi jābat indiskam ir. Vīrs ienāk treniņu zemes kāds. Futbola bļembakiem visi jau tur atnāk, nokrīt zemē. Tas ir tik smieklīgi, ka viņi nejūt. Viņiem liet grūti sajust. Man iet arī uz dejām, kā es skatījos, kā kādreiz gāju uz saules dejām treniņu biksēs vīrieši. Dīvaini ir. Un sievietes visu ārprāts. Datorīts notiek. Dīvaini vīrieši nejūt to. Viņam ļoti grūti saprast, tad viņi ierauga cits vīrieši. Tā jāģērbās ir. Un tas vīrietis saka, ieraudzīja no citu vīrieti, tas vīrietis no citu vīrieti. Ne, viņi paši iedomājās. Viņi ieraudzīja, ka tā jāģērbās ir. Es jānāk ķedās, bet kurpēs saules speciālās dejojāmās. Nākamais sievietēm ir joga! Es jums aizmirstu pateikt, ja sievietes grib aizmirst iepriekšējās attiecības, ejiet dejot. Ļoti vienkārši aizmirst iepriekšējās attiecības, dejojot. Jo tur ir ķermeņa valoda ļoti izteikti. Un ļoti vienkārši aizmirsties. Ja. Tad bieži es skatījos, kad aiz Agnes bija pasniedz saules, un es skatījos, kādas sievietes ir, principā tur nāc 50% sievietes tādas, kas man šķīrušās ir. Un vīrieši nāk jaunas attiecības meklēt. Ļoti vienkārši, tik salsā viņas ir atrast, arī ķermeņa pieskāriem, vīriešiem tā patīk. Tik daudz sievietes ir no vakara apčamdīt. Ulala! Gadās. Bet tas ir vīriešu prāts. Ja sievietēm obligāti jāmācās jogi pie sievietes. Ja sievietēm viens mazs netikums ir, tik līdz sievietēm kaut ko māca, viņas jau skatās uz viņu kā uz pasaules glābēju un uz savu princi. Viņas izskatās, viņš tāds joks ir, viņš notiek tik labs vīrs, ir tik uzmanīgs un tik lēns un mierīgs un iejūtīgs un emocionāls, viņš man sapratīs. Nē, viņš ir arī vīrietis. Bet jums tāpēc pēc sievietēm ir. Ja sievietes tikai var iemācīt sievietēm jogu, viņas saprot. Vīrietis ir, davai, fiksāk, izturam! Paskaties, jogas pasniedzam pamanīs. Paskaties, vīriešiem, davai, spiežam, davai, presīt, 8 paka! Sievietēm, Harma, ja nevarat, tad sajūtiet to. Viņas pat pasaka pareizāk. Viņš, davai, turam vēl 2 minūtes, davai, līdz asarām! Tas, ko savāk prāts, ko viņš ar mocīt. Sievietēm atkal tās pašas 2 minūtes, bet kā pasaka, sajūtiet sevi mieru 2 minūtes. Un es teicu, jā. Bet vīrieši vienkārši drogo. Nākamie sievietēm. Dārziņš. Sievietēm jābūt ir dārziņam. Kāpēc? Jo sievietēm dārziņš ko sniedz? Papildus enerģiju. Tāpēc, ka ir saikne ar zemīti. Un kas notiekās dārziņās parasti sievietēm? Puķītes, krāsiņas, smaržiņas, vādziņas. Viss tik smuki ir, tik daudz aksesuāru, kur liekam ir šūpuļtīklis jāieliek ir. Mājiņa maz jāuzceļ ir. Viss sākās tikai ar vādziņām, no dārziņa. Viņam dod sahrumazī, kāpēc vecām sievietēm gribas iet pie zemes, tāpēc, ka grib sazamēties. Sievietēm mēr dod mīlestību kādam, viņai jādod mīlestību. Ja sieviete nedod mīlestību, viņa novīst, viņai skaistums novīst, ziniet to? Ja sieviete ir tāda, te nekād viņa nemāk dot mīlestību, viņai vairs nav ko dot īsti. Viņa ir savs palikusi. Atkal vīrietis vainīgs. Nav lutinājis, nav Dievs naudu. Ja vīrieši izrāda mīlestības ar naudu, jo vairāk dāvans, jo vairāk mīl. Tā pasīturē daudz. Daudz dāvans, smuks krāsainis. Nākamais sievietēm. Sievietēm, kas nav precējušās, ir kāda sieviete, kas ir precējusies? Neesam precējušies. Kāpēc? Nākamgad. Labi.
Dzirdējāt, jā? Datums ir. Super, redzi. Ja sievietes grib precēties, vienmēr tiecieties ar precētām sievietēm. Ja sieviete grib apprecēties, tiecieties ar precētām sievietēm. Kāpēc? Ja sievietes, kas negrib precēties, ko viņas sludinās? Vīri maids, cūks! Sanāk kopā tāds 10, kas ir ienīsti vīrieši, viņi grib precēties un saka, kas tu stulbis? Paskaties, mēs 10. Domā, ka to vienai paveiksies? Viņi visi ir vienādi. Mūžīgi argumenti sievietēm, nu. 79% šķiršanās pasaulē ir. Domā, ka tu būsi izņēmums? Un tā kā varbūt tik tiešām, viņam tik emocionāli to pateica pareizi, ar tādām krāsām un tādiem stāstiem. Sievietes nedariet lūdzu to. Ejiet vienmēr pie draudziniem, kas jums labākās attiecības ir, perfektākās. Jūs negribat būt viens. Neiet, netaisiet vecamiešu klubiņu kaut kādu un visu sūksties, kāpēc mēs neiet ar tiem draugiem? Nevienai no draugs. Parasti sanāk kopā un īda. Ja precētām meitene viņām ar savu lakstu tādām vecamiešu balītēm, viņa aicina ko ciemos, ja viņai bērns. Kāda meitene, kuri arī bērns ir? Ja tev vismaz būs miers. Viņi tur savā starpā bērnu plosās un mēs varam parunāties. Viņai es neiecinās vecmeitas. Visi pēc, ka jums pašām vecmeitām jāskiem pie tādām māmiņām un precētām sievietēm. Jums tas jādara obligāti ir. Tīpaši, kad nāk laulības tūmā, es saprast, kā tas būs, ja būs pavisam savādāk. Jā, būs arī tev savā. Nedomā to, ka būs gredzens, jo tas pats vien ir. Nē. Cik jūs esat kopā? 2,5. Tiešām 2,5? Jā. Es neskaitīju. Jā. Redzējāt, kā vīrietis redzēja. Cik mēs esam kopā, mēs esam. Sieta zina visu perfektu datumus un kurā laikā un cikos. Un viss bija skaidrs. Vīrietis vēl domā par to, padomā par to, kas pa dienu bija. Nākamais. Sievietēm ir obligāti jāsniedz palīdzību un jāpieņem palīdzību. Ir tīpaši mūsdienas sievietēm mēr ir jālūdz pēc palīdzības. Ko tas sievietē pamodinā? To, ka viņa ir bezspēcīga. Tik līdz sieviete jutīsies bezspēcīgi, ko viņa atradīs? Vīrieti, kas dos spēku. Jo sieviete jau principā pat apzinās, ka viņa ir visu, ka viņa nav bezspēcīga, bet viņai jāsajūt šī sajūta, ka viņai kāds sniegs palīdzību. Jo vīrietis, ja nevarēs sniegt sievietei palīdzību, vīrietis negribēs būt kopā ar sievieti. Ja viņš redzēs, ka viņam nav ko sniegt viņai, zina, es pat varu. Vīrietis, es to kur aizvedīšu, tak pašiem mašīni ir. Vīrietis, es tev ko nopirku daunu. Ko es domāju, ka pat nevar nopirkt, es tev drīzāk nopirkšu. Tie man liekas sūdz pēc visu laiku. Un sievietēm ir jāpriecājas par katru dāvanu, ko vīrietis dāvina pareizi ir. Lai viņš uzdāvās mums husvārni vai mikroviļu krāsu tīvai. Ir priecājieties, jo brīžumā vīrietis pērk savu dāvanas. Ja viņš jau nezin, ko pirkt. Viņš ko dod? Viņš zvans draudzenēm, ko manai sievai nopirkt. Viņi paņem sarakstu. Tā, Maija, arī kur ir. Kurjā gada sarakstā? Viņi nosauc to, tagad nāk modē šitas, šo te viņai nopērc. Vakar tieši zvanīja. Oi, nē, viņa nezina, viņa neko neteica. Draudzēm, principā tā, labas draudzenes mēr pasaka savam draudzenēm, ko viņi grib dāvanās. Vis, ka viņi zina, ka vīrs zvanīs un prasīs. Tāpēc, ka vīrs grib dot kādu sievieti dāvanu labāko. Un tad viņš nopērk sievietē draudu, un to savai sievi nopērk dāvanu, viņš noliek. Nopērk to dāvanu, nopērk. Un sieviete tad atver, kā tu zināji? Un viņš ir, es sajūtu. Tas ir tik smieklīgi, es sajūtu. Ar ko gan tu interesanti sajūtu, kuru vietu varēja sajust? Bet vīrietis principā pazvanīja draudzenēm. Nākamais sieviete obligāti jāapmeklē grāmatveikalu. Kāpēc sievietes? Es paši esmu pamanījuši, kāpēc. Mums patīk grāmatveikalos iet. Jo veikals. Nē, bet kāpēc tieši grāmatveikals? Tur būs noteikti kaut kas rakstīts kādā grāmatā, ko tu tā kā... Emocijas atkal pareizi, jo grāmatās tik daudz emocijas ir. Piekritīsiet? Kaudzēm emocijas vienkārši. Kaudzēm. Tur ir, un sietam ļoti ieteicams lasīt kādas stāsts biogrāfiskos. Viņam tā patīk, un kā viņš tik iedvesmojās, viņš izlas 3 lapas puses un saprata.
Tā ir pa manīm. Un pēc tam nākamā dienā, tas nav pa manīm vairāk. Nākamo grāmatu. Sievietēm jāiet vesmās, ka viņas redz, ka citām sievietēm arī tāds grāmatas ir. Un te grāmateiklā staigā un skatās, viss sievietes, tur tā ir sieviešu nodaļa ir. Tad viņi tur, ko viņas pārējās skatās, es bieži skatās tā, kas modē nāk. Un paskatās, kā viņas izskatās grāmateikos. Vīrieši atnāk, paņem grāmatu, nomet nopērk un aiziet. Var jāapstājas grāmatu veiklā un saka lasīt. Dīvaini vīrieši. Pavērot, viņas normāli dīvaini izskatās. Un, sievietē nepietiek tikai ar anotāciju. Piemēram, atnāca viena, šeit sieviete atnāca, viņa saka, es gribu grāmatu. Es saku, es nezinu, vai es gribu grāmatu, negribu. Es saku, tu es gribat, negribat. Saku, pa ko tā grāmata ir? Es viņai aizsūtu rullīt video. Es saku, labi, es ņemšu. Es saku, kāpēc? Pēc, ka vārtiņš patikās. Viņš man uzzināja vakar, bet aizvakar es tā neuzināju, bet es šodien nakli uzzināju. Grāmatas sieviete ir milzīga emocija, superīga emocija tiešām no meitenes. Nākamais. Lasīšana. Nevis tikai grāmatu nopirkšana, bet ar lasīšanu staigāšanās. Kāpēc? Tu vienmēr atradīs to, ko tev Tā kā var atslēgties no pati salāmas. Jā. Un ko izdarīt? Ieraudzīt tajā tēlā. Jā, viņi saka, re, kur ir? Tieši tāda pati sieviete. Izrādās, visām tā ir. Nevis tikai man. Jo sievietes ir domā, ka visām jums ir katrai savādāks problēmas, pareizi? Tā nav. Mums visām viena problēma ir. Viņš negrib kļūt par sievietēm. Kurš šeit sievieti grib kļūt par sievieti? Tiešām, kur gribētu tik par sievieti kļūt? Tikai vīriešu klātbūtnē. Nē, tāda. Ja būtu īsts vīrietis blakus, vai ne? Bet viņi tā šito visu palastā, viņi saka, kad es strādāšu? Jā. Pagaida, kad būs laiks man? Tā domā, kurš? Vīrieši. Piedod. Tā, jā. Kad es strādāju? Sieviete ko dara? Sieviete nestrādā. Ko sieviete dara? Iet hobiju. Hobiju. Sieviete nav darbs, viņa hobijas ir. Kur sieviete strādā? Tu strādā? Vai hobija tā esi? Nezinu, varbūt hobiju. Obligāti jābūt hobijiem ir. Jo, kad sieviete strādā, viņa jūk prātā. Hobijas? Tik forši. Pareiz vieglāk pateikt hobijas. Tā, grib nedara hobijas. Vīrietim nevar būt darbs hobijas. Viņa būs dīvaini. Var nestrādāt, labi, es nestrādāšu. Uzreiz hobija, tak obligāti jādara. Darbā ir atbildība, augu, nauda. Hobija tas tāds, grib dar, grib nedara. Mākslinieki saucamie. Sievietes kulinārija. Kur nostenējās? Tu nemāk taisīt ēst? Es nē, man patīk Sievietes ajurvēdā teiciens, jo bagātāks galds, jo bagātāks attiecības. Un lai šeit kāds no vīriešiem var apgalvot tādu frāzi, ka mums neiet mīlestības ar vēderi, ir te kāds vīrietis, kas var pateikt, ka viņam nepatīk ēst. Labi, daudz. Viņš, nē, es tur salātiņas ir apēst. Tad, kad sieviete ir uztaisījis vīrietim salātiņas, vīrietim saka šarmuļu mesties salātiņu. Ko es ēdīšu? Jā, tas nāk salātiņas priekšā. Veselīgi. Viņš kā kur ēdiens ir. Esmu govs kaut kā, viņš grib salātiņas lietas. Viņš nesaprot, viņš paņem tad salātiņas un puskukulu maizi dalēja blakus. Kaut kam jābūt kreptīgam pareizi. Tāpēc sievietes nemociet vīrieši ar salātiņiem saviem. Taisiet salātiņas sev jā, bet tu taisiet pamatēdienu. Tāpat arī man ir. Es salātiņas vispār netaisīju pāris gadus. Es nesaprotu, kāda jēga no salātiem. Gurci piekolu klāt, teik zaļumu. Kāds tur? Tāpēc mācīsimies labi. Sietam obligāti jāmāk kulinārija. Un nevis tikai jāmāk, bet laika jāc kulinārijas kursiem ir. Tāpēc, ka tur tik daudz krāsiņas ir. Tik daudz meitenes apkārt, tik daudz ko pārunāties. Tik daudz iedvesmoties. Vai vīriešiem vajag iet kulinārijas kursiem? Vīrieši. Nedrīkst, jā? Nē, es jautāju, es jau nezinu. Arī vajag aiziet. Suši iemācīties. Suši iemācīties. Vīrietis iet uz kulinārijas kursiem, lai konkrēti kaut ko iemācīties. Konkrēti. Viņš paskatās, nav suši, es man iešu tie kulinārijas kursiem. Sievietes saka, kas te pasniegs?
Cikos? Viņa vienalga, ko gatavos. Tad daudz krāsīns būs, pareizi? Vīrietis, ko gatavos? Kas būs? Viņš netaisa, to man nemaz neinteresē. Veģetārietis. Veģetārietis. Nosprāgšu badā visu veģetārismu. Tad, kad sieviete arī, sieviete ir frāze, sieviete saka, mēs kļūsim par vegāniem. Vīrietis atkal ārprāts. Atkal eksperimenti. Uz manīm. Nē, sieviete tā nesaka, sieviete saka, mēs ēdīsim veselīgi. Vīrietis saka, ārprāts. Jo parasti veselīgums ir ko beidzies ar gurķiem un kefīriem. Un pēc nedēļas sieviete, ko tad pārādās saldums un gurķi? Diēta beidzās. Pareizi? Nedēļa. Vīrietis saka, ok, es zinu, kā tas beigsies. Sieviets, ko jūs smēties, jums tā gadās? Netek, vai ne? Tā tak nevar būt, jums ir tik forši diētas, ir tā izturēts, viss perfekti. Vai ir te kāds vīrietis, kas ievēro diētu? Dzirdēt, sievietes vīrieši neievēro diētu. Ko viņi dara? Viņi ēd. Veselīgi, vai ko viņi dara? Lai uzdzītu masu vai kaut ko tam līdzīgu. Viņiem viss ir tāds, vai muskuļi augt vairāk. Bet tā jau arī diēta. Jā, bet viņi nesaklāja diētu. Uzturs. Uztur bagātinātāji, veselīgs uzturs. Ja viņam pasaka diētu, kas kādu veceni? Diēta. Pasaka tādu daugi, man ir diēta. Pasaka, esmu veģetārietis. Es saku, ok. Sievietes saka, esmu diēta, es neēdu gaļu. Es saku, jā, visi meiteni saka, māloci, kas tā pa diēta ir? Es saku, jā, un vegāns, kā tas ir? Veču pasaka, vegāns nozīmē, ka neēdu pienu. Ok. Sievietēm tāds atbildes nāk mierinā. Kādu pienu nevar ēst? Sojas pienu drīkst? Viņam jautājumu kaudzēm uzreiz ir. Vietam ļoti vienkārši ņem, nav ņem. Nākamais. Plānošana. Ja sievietēm ir skaidrs dienas plāns, tas saglabājums nenormāli enerģija meitenes. Jums ir skaidrs dienas plāns, kas ir milzīgi ezotērisks grāmatījums. Saplānot un izpildīt. Ārprāts. Bet dienas plāns jums tā palīdz enerģiju sevi saglabāt. Jums jau tā prāts šaudās. Bet, kad jums ir viss tās salicis smieka, tā vienkārši jums ir vieglāk. Enerģija jums ir, ko veltīt vienam konkrētam punktam. Jūs zināt, ka pēc tam laiks ir ģimenei, vīram, hobijam, atpūtā, jums ir saplānots viņš jau. Un jūs zināt, kur jūs noliksiet. Jūs sakat, tagad 3 dienas jābūt tā, pēc tam es atpūtīšos visu laiku. Tāpēc, ka es iemācīšu jums sievietes, kā grib celties, gribat? Jūs ko sakat? Viņš katru dienu 15 minūtes ātrāk, un jūs sakat, ko es darīšu svētdienu, gulēšu visu dienu. Un prāt saka, davai. Jūs viņu tā nomierinat, jūs saprotat? Jums vienmēr prāts satraucās, 15 minūtes agrāk, ārprāts un tik silti, tad sēgas, un māja tik augstu, un vīrietis blakus karsts, tik forši viss ir. Jūs sakat, ko? Svētdienas, visdien guliešu gultā. Un tu Facebookā visiem to pasaki. Bet būs tā grūti svētdien, visdien nosēdēt gultā. Bet jums vienkārši prāts jāsačakarē. Viņam, kā saka, nevar prātam atņemt konfeti un neiedot neko pretī. Jūs iezīmēt konfetiem, iedod abonementus konfetēm. Meitenes, ko jūs darat to? Plānoju. Labi. Pēc tam paplānosim labi. Nākamais meitenes, kas mums vēl ir. Sievietēm ir ļoti svarīgi viena lieta. Ziniet, kādas? Svētku vakariņas. Mums patīk tas vārds meitenes svētku vakariņas. Ko nozīmē svētku vakariņas meitenes izskaidrot mums vīriešiem? Daudz krāsīts, jā. Saklāt galdu. Saklāt galdu. Nevis te, piemēram, iedomājies, ka man piemēram atnāk sievietes, viņas tā saka, kaut kas te galdā nav. Galdauts nav smuks. Sievietēm svētku vakariņas nozīmē tādas dekorācijas. Jā. Advents vainags 2. Svecītēm obligāti speciālām. Smarškociņiem, sveķīšiem jādeg, visu kas. Vīrietis ir ārprātā, kur mēs ēdienu liksim? Nesatrauci man lūdzu. Mierīgi, saprot. Visam jābūt tam ļoti skaisti un harmoniski. Nevar satraukt. Ja jūs satrauksiet nabaga sievieti pie skaistā vakariņa galda, kas notiksies? Jūs paņems vakariņas iemetīs sejā. Vai ne meitenes, vai tā nav? Nē, nav. Nākamais. Tie ir meistarklases meitenes, jums ir vajadzīgas. Kāpēc atkal? Kas ir aktieri meistarklases meitenēm?
Emocijas, nu meitenes. Visur, kur jūs izliekat emocijas, tas jums ir vajadzīgs. Viss. Tas nav grūti meitenes jums. Ja principā daudz meitenes to savā dzīvē ir ielikuši tāpatās iekšā jau. Bez neko. Viņas ir ielikuši to iekšā. Meitenes, kas vēl svarīgs ir? Romantiskais kino. Piekritīsiet? Ir vajadzīgs romantiskais kino. Kāpēc? Ja tur ar papinkšķēt, nu... Emocijas. Un iedomājies, kur ir vairāk emocijas kā romantiskā kino? Meitenes skatās filmu Notebook. Cik skaisti. Esat redzējuši? Jā. Vai ne? Vīrieši kas pa sviesti. Kurš tā nomīrs vispār, bet no reāli? Kur loģika ir? Es cik... Tāpēc tu man nesaproti. Kāpēc mēs to tādu mīla? Tās ir filmas, ko izdomā atkal sievieti noteikti. Vai vīrietis, ko iedvesmoja sievieti uzrakstīt? Piespieda. Vēl sieviešu kaut 40 punkti, kas jums jādara. Mēs tad parunāsimies. Pavisam vienkārši. Sievietēm galvenais pienākums dzīvē ir kāds? Būt sievietēm. Būt sievietēm. Sievietes galvenais princips ir kāds? Būt sievietēm? Nē! Būt pilnīgi pakļaut savam vīrietim. Tikai tad viņa kļūst par to sievieti. Saprat, Roman? Получается? Jā, ļoti labi. To sanāk pilnīgi pakļauties savam vīrietim. Bet viņās neredz, Иногда. Es pasaku, nē. Jā. Man patīk tas vīriešiem, tas smieklīgi, ja vīrieši domā, ka viņi seksā dominē. Kurš dominē seksā? Sievietes tak zina pareizi? Jā, dzīvīt. A vīrieši domā, nē, es. Protams, ka sievietes. Tāpēc jau parasti piedzims meitenīgs tikai. Tas, kas dominē seksā, tas piedzims. Enerģija. Sievietēm viens pienākums ir pakļauties savam vīriem. Krievis kāds ir pačiņica? Pačiņica. Paklausīt, ir tā pareizi? Nu, pačiņāca. Pačiņāca, jā. Pakļauties savam vīrietim. Tikai tad sieviete kļūst par sievieti līdz galam. Ja kamēr nav pakļausies, vīrietis nezin, par ko rūpēties. Jo viņai kas ir palicis? Neatkarība. A sievietes nevajag būt neatkarīgas. Piekritīsiet? Ja sieviete ir neatkarīga, kas notiekās parasti? Svētībiņas. Ja tik līdz sieviete, mēs nelautojam vārdu problēmas, mēs sakam благословение. Не проблема, а благословение. Знаешь почему, да? Легче жить. Если сказать, у меня куча проблем, а мне куча благословений. Гораздо легче. Tas ir variants tāds. Un sievietēm vienmēr jāsaprot to, ka šie pienākumi, tas ir tikai, kas mums palīdz ikdienā to darīt. Tāpēc kā sievietes nenes smagas maisiņas. Sievietes nenes smagas lietas, kaut viņas ir panest. Sievietes to nedara. Ko viņas dara? Viņas tēlo vājas. Ai, cik grūti. Pa visu māju nopūšās. Stāv pie veikala un ar maisiņiem. Un vīrietis atnāk kaut kāds, kas ir, aiznes. Papraktizējiet to, nostājieties pie veikala, vīrieši nevarēs izturēt to. Paies garām 3 liek atskatīsies, sievietes vājās. Viņš 5 reizi mugurkauls iztaisnās, muskuļi izaug un nes maisiņas. Un sievietes saka, Jo tas ir pilnīgi normāli, ka sievietes to dara, ka viņas manipulē vīriešiem. Jo tas viņam palīdz augt, ka viņi bērndārs. Vai ne vīrieši? Vīriešiem kādu galvenie pienākumu vīrieši atkārtojiet, lūdzu man? Nauda. Nauda. Tā ir tā problēma. Tā ir tagad tā problēma. Es klausās nauda, kur dabūt naudu vairāk, lai mīlestību izrādītu. Viņš pērk to dāvanas? Mēs neesam kopā. Kā? Bet gribēt, jā? Nē, ja man būtu nauda, tad, protams. Bet man nav. Vīrietim tas ir nenormāli svarīgi, vienmēr izrādīt savu uzmanības pārējais. Kas vēl vīriešiem svarīgi, ko jūs atcerieties? Kas vīrietim svarīgi ir? Mērķis. Tu nebija, viņš nebija sākumā, ja? Padomā. Padomā, kas tev svarīgi ir? Kas man ir Lai svarīgi? kļūpa par vīrieti, kas tev jādara ir? Es nezinu. Viss kaut kas. Viss kaut kas nozīmē nekas. Zini, kas vēl jānosprauž mērķis dzīvē. Jābūt ir azartam dzīvē. Azartam, konkurencēs starp vīriešiem ir.
Biznesam jābūt jākurķās visu laiku ir. Vīrieši, kas jums bija svarīgi, ko jūs šodien izdzirdējāt, ko jūs varat papraktizēt? Jābūt pārliecinātam. Par savu mērķi? Jā. Konkrētam. Arī atkārtot divreiz tos. Jā, un vai grūti sanāk, ne? Un nepastāv, nemāku, nevaru, nezinu. Dzirdi? Vīrieši tāds frāzes nesaka. Skaidrs. Sandi? Tās pats par sevi vienkārši ir. Jā, viņš ir vīrietis. Viņš jau nemierīgs paliek, ko varētu pārdot šeit. Ko varētu izdarīt šeit. Bet tas ļoti vienkārši. Un sievietēm te principi ļoti vienkārši. Ja sieviete ir sievišķīga, viņa dara sievišķīgas lietas. Kāpēc vīriešiem patīk tās bārbijas, jūs ziniet? Vai tu patīk? Rāzā. Tāpēc, ka kāds ziniet, kāds viņas ir? Pa viņām visu laiku rūpēties var. Jā! Viņas nav tādas, davai, ejam to, davai, daram šitu pa mutkalam sodamiem hokeju uzspēlēt. Naks nolūza. Mēs. Viņas nerunā tādas lietas, viņas neliem vīriešu tēmās iekšā vienkārši. Viņam patīk tas. Es pats domāju, ka kā var patikt tādas lietas, bet tikai sajūtu šo lietu, jo es jūtos kā vecis blakus, nevis kādu vecenu. Es runāju par savu mūžu. Vienkārši runāju par tādām tēmām, bet izvēlēties, kad runāt to ar vīrieti. Cik sievieti ilgi sūdzās vīrietim, atceraties cik? 20 minūtes. Vīrietnika jāsaka ir. Un noteikums visiem vīriešiem. Ja vīrieši, ja sievietes prasa padomu, un kā tu domā, sievietes negaida atbildi. Viņas negaida jūsu viedokli, viņām neinteresē jūsu viedoklis. Viņas vienkārši ko dara? Viņas pieklāja pat. Jā, jāsaka jā. Un kā tu domā? Jā, es to pašu tieši, un sākās tālāk saruna. Sievietēm neinteresē jūsu gudrības. Ko jūs teiksiet par to un to? Viņas žēlojās tagad 20 minūtes. Un tagad viņam prasa pieņemt lēmumu, tevis gaidat. Un tagad jau sāk skaities un prasiet tiešām jums to padomu. Tad sakat, jā. Saka, jā. Kāpēc viņš teica, jā, es nezinu, bet man patīk tā pārliecība, jā. Kā viņš to pateica. Vienkārši brīžam, ka sievietes neprasa jūs padomu, ka viņš žēlojās jums. Jums nav jāsaka padoms, gudries padoms savu kāds. Viņam draudzens ir pietiekami gudrs, pareizi. Viņš vienkārši atnāca pažēloties. Un vietim, kas jādara? Jā, tagad sievietes žēlojas, vienmēr pieskaraties viņām, samīļojiet viņas. Iesiedina klepīti, paimiet deķi, piespiediet klāt. Viņi saka, jā, es to saprotu. Tu klausies mani? Jā, protams. Tu skaties televizoru, hokeju tur. Viņi saka, tu skaties hokeju? Jā. Bet tas nekas, es tēlo, ka tu klausies mani. Viņam tas pat tēlo, kas svarīgi ir. Un tad, kā atnāk draudzenes mājā, piemēram, viņai draudzēs, viņus viss mīlēs to vīrieti, kāpēc viņš uzmanīgi klausās. Zini, kā sievietēm patīk uzmanīgi vīrietis klausās? Viņš saka, beidz man te ņuņāt. Nē, viņš ko saka? Jā, es to saprotu, es to pieņemu. Viņš nav sievieti. Tas tā. Ja sievietēm ļoti svarīgi, tas vārds, ka vīrietis pasaka, es to pieņemu kā tādu, kādu tu esi. Ja brīžiem ir tik briesmīgi, ka sieviete saka, esmu tāds, esmu šitāds. Un es riebjās visu, es nemīlu tev, nemīlu, es pat nezinu, ko es mīlu, pat nezinu, ko gribu. Un vīrietis saka, es to saprotu. Patīk jums sievietes, ka tā pasaka? Kad es moralizēju, saka, tu saproti, beidzot, ko tu gribi? Nē, vīrieši tā nesaka sievietēm. Pieņem tu lēmumu, beidzot, tu gribi būt un nebūt kopā. Nē. Sieviete neinteresē tā pieņem lēmumu priekšā. Ko viņa saka? Saka, tu pieņem lēmumu. Pasaka, es tev pieņemu, kādu tu esi. Man patīc tu. Man patīk tādu, kā tu esi mīļā. Tāpēc es tev izvēlējos. Un sieviete, jā. Viņa jutās vies drošībā. Un pie manikīra aizskrien, pie pedikīra aizskrien, uz vannu aizskrien. Un ja vīrietis viņai šīs lietas nedos, vīrietis, piemēram, vīrietis, ka naudu, svarīgi. Viņš paskaitīja visu šos sieviešu pienākumu, viņš ir, tas ir 2 sotaku nedēļā. Manikīrs, vanna, tenis, dziedāšana, pastaigas, masāžas, UTT, dejošana. Aktieru meistarības, kulinārijas kurs, viņš sēž tāds. Joga! Svecīts vannā, smaržūdenītes, rozītes.
13 šampūni. Dārzenīši mājās, dārziņš mājās. Mums ir privāta māja būs jāceļ vēl. Bet ja jūs šo visu dosiet sievietē, ziniet, cik mums būs mierīgi. Tāpēc, ja te vīrieši ātrāk mirst. Bet jūs ziniet, cik sieviete būs mierīga, Jā. ja viņai viss tas būs, viņa būs aizņemta un nesūdziesies par tādiem sīkumiem. Viņa nāks uz mājām starojoši un mēnesi enerģija viņām būs tik daudz. Un vīrietis domā, kāpēc man tā veicās biznesā? Kāpēc? Tāpēc, ka sieviete ir blakus nemierīga. Ja vīrietim blakus nemierīga, sieviete pamēģina kļūt biznesmenis. Vienkārši prāts uzsprāgs. Ja sieviete zina, ka iet mājā klusē. Un vīrietis saka, kā tu jūties? Vai tev interesē? Viss. Vīrietis nevar darbā pastrādāt. Jo viņš nezina, kā sieviete jūtās. Jo viņi neraksta īziņās, kā viņi jūtās. Jo viņi nezvan pēc kādām 5 minūtēm. Viņi klusē. Sieviete zina, cik grūti pie telefona. Neuzspies pateikt, māja, tā cūka. Ienīstu. Bet, ja viņi sēž, tas ir augsts līmenis, ka viņi neko nesaka. Un tas vīrieti tā biedē. Jo, kad viņi uzrakst māja, tā cūka, vīrietis vismaz domā pa manī mazā. Bet, ja neraksta, tas ir briesmīgi. Sievietēm tik grūti nepateikt, kā viņi domā pa viņu, vai ne? Tak jāpasaka, un tad britīgiem vārdiem pareizi, tad tādiem tādiem krievu tādiem. Jā. Man ir šodien milzīgi svētki. Ir kādam kādi jautājums, tad citi? Latviešiem nekad nav jautājumu. Nu, jums ir kāds jautājums? Es negribu tagad prasīt. Labi, kautrējies. Latviešiem grūti. Jo krievu tautība, piemēram, vai kaut kādu grūzīņu, vai kas viņu uzreiz pieceļās, а мне проблема. И сāk тeikt, я живу с ним вместе, он целуется слишком много. Es dzīvoju to kopā, viņš pārāk daudzam pučo. Что делать? A latvieši tāds jautājums vispār neuzdod. Ko te es? Man jau tā. Nekas svarīgs nav. Viņš man sit mājās un izgrūp logāra. Es jau pelnīju to biju. Nu grūti, ne, jums jāstāsta, kas jums ir jāp. Tāpēc, ka visiem tieši tāds pašs problēmas ir. Kā jums? Nevar atrast savu mīļoto cilvēku, nevar atrast sievietes. Tipiskais jautājums. Es nevaru atrast savu mīļoto cilvēku, es nevaru atrast savu princi, kuram patīk, kā es dziedu. A jūs esat paši kļūst par sievietēm? A jūs neesat sievietes, ko jūs gribat no vīrieti? Vīrietis jau meklē sievieti, ne jau vēl vien veids blakus. Ar ko biljārdi spēlēt? Ar ko iet uz fitness zāli kačāties? Viņam vajag to naivo būt un par ko rūpēties, kurai dot naudu, dēļ ko iet strādāt, jo vīrietis strādā dēļ sievietes. Jo sievieti vairāk grib, jo vairāk sīvšķi, jo vīrietis vairāk strādā. Jā, bet ja mēs esam viens, mēs jau tāds nevaram būt, un mums ir jādomā par strādāšanu, kaut kas tāds. Jā. Bet tā, kad tu sāc, bet tu pat mazliet var kļūt par sievieti, un tev uzreiz vīrietis atskries. Uzreiz. Tas, kāda es gribu. Jā. Vīrieši tev tāds sievietes atzīstiet, vai jūs skaties, ka uz vīrieši ideāli? Jūs atnākat pirmā randiņā, ko jūs darat? Paskaties. Saģat. Nu, jūs tur daudz princis, visam uz superīgs džeks. Jūs uzreiz redzat trūkums viņā. Uzreiz. Jā. A vīrietis sēž. Wow, krūtis, dibens iet. Un viņš nofotografē speciāli, paskaties, kas pa zaķi man bija. Vidžeks saka, ārprāts. Viņš jau neredz, ka viņa nav smuku vai nesmuku. Viņš redz, ka tikai viņa smuku sievieti. Vidžek, ārprāts, kas pa krokodīlu. Ārprāts. Viņam rozā brīlis, viņš neredz. Cik viņai pat auss nav. Labi, es smējos, bet, vīrietis neredz pirmā randiņā neko. Tikai kājas un aptiem dimensiju vēl. Sievieti redz visu. Paskatās, jā, pulkstens ir, nav, bagās nav, labi smaržu, ok. Sievietēm, man notiekums, sievietēm man nepatīk vīriešu smaržu, jūs nekad nevarēsiet būt kopā. Sievietes nevarēs pielāgoties vīriešu smaržu, ja nepatīk smaržu no sākuma, jūs nevarēsiet neko izmainīt, ko te princis jūs. Jums nepatīk, kā viņš smaržo. Kur likums tādu pievelk? Tādu piesaist. Smirdīgos. Likums neparās, jā. Sievietes smirdņi arī atrod smirdīgi vīrieti. Un viņi saka, pokaļ šmaržo. Tādu pievelk? Jā, tādu pievelk. Kādā kontekstā? Es nezinu, man mamma tā bieži saka. Tā pievelk, smirdīgos. Nē, es domāju, tur baigās sievieti, un viņai tāds
esmu vīrietis kaut kāds. Nē, saprot, kad sieviete ir šitā te, viņa jau nepievilks vīrieti tieši tādu pašu. Viņa nepievilks. Jābūt plus un mīnus. Ja viņa uzreiz, viņai vai ko viņai vadītāji, kurš maksās pa manam visam izklaidēm? Ai vīrietis būs tieši tāds pats, viņš ies kopā savu draudzeni. Viņam būs sieteka draudzeni, viss kopā uz manikīriem, uz mašāžām. Bet viņi būs cipā kopā, bet kurš pelnīs naudu turās attiecībās? Mamma dos. Nesanāk, saka, ļoti grūti ir. Sievietēm ir ļoti grūti pa sievietēm būt. Tas vienkārši, man ir tiešām grūti. Un vīriešiem pa vīriešiem tas vispār nereāli ir. Ja vīrieši nemāk solījumus pildīt, viņam tik grūti pildīt vienu solījumu ir. Es blakus man tā, ka man vajag. Vīrietis nesaka, kā, mēs tikai esam blakus tev kaut kādu. Bet tā, ka man vajag, es sietiem es laiku būt blakus. Ne jau fiziski, bet kaut vai emocionāli. Emocionāli vīrietis nesaprot, kāpēc. Tāpēc, ka krāns ir vaļā, tāpēc, ka krāns vaļā apakšējais. Tāpēc, ka viņa mašīnīt apakšā spēlēties. Izšauj visu enerģiju, viņš nesaprot. Ja enerģija neiet uz augšu, viņš nesaprot sieviešu emocionālu stāvokli. Vai ne, mīlīši, vēl kāds jautājums? Jūs man tik daudz jautājumus uzdevāt, kas vienkārši nevarēja atbildēt uz visiem, piedodiet. Bet vēl vienu atbildēs, jā? Nu? Kas bija sākumā? Sākumā tev mājās pie vakariņām viss izskaidros. Tur vīriešiem sarakstījis, pasvītrojies ir. Es dzirdēju, ka sievietēm beigas. Cik ir ātrākais laiks, lai Krišnas īpašības realizētu? Lai Krišnas īpašības? Tā skatos 64. Tas ir viņa īpašības. Cilvēkiem ir 24 īpašības. Svēti cilvēki, jā, attīstīt. Un viņam pietiek tikai viena, lai kļūt svēts. Kuram? Cilvēkam. Izlas kāds, viņas ir tikai viena sevi kultūrā, un tu jau uzreiz pieaugas garīgi. Tad man ir vēl viens šodien ir īpaša diena. Šodien īpaša diena man ir, es būšu ļoti pagodināts, es katru gadu daru vienu lietu, ko es daru katru gadu pēdējos 8 gadus. Man ir palikusi pēdējā grāmata, Bhagavad Gīta. Un es viņu kādam gribu uzdāvināt, kuram tiešām viņu vajag, un kurš var kaut kādu, varbūt, nezinu, jo kaut kādu ziedojumu atstāt pa viņam vienalga kādam simboliskam pat ir būt. Tas ir tas, ka mēs apmaiņam, tā ir vienīgā grāmata, kas man palikusi lieka. Šodien šitai grāmatai dzimšanas diena, Bhagavad Gītai. Es būšu tiešām pagodināts, ja kāds paņems viņu, tāpēc, kad būs izdarījis savu 8 gadu misiju tālāk turpināšu. Vienkārši viņas ļoti maz palikušas, principā vairs nav, tā kā, ja kādam tiešām gribās pienākam klāt. Tieši tā grāmata ir viss, par ko es runāju. Tur ir fantastisks zināšanas iekšā, kā dzīvot, kā sakārtot savu dzīvi, kas ir joga vispārībā, ne tikai staipīšanās. Un pēc tam ir jādod tālāk? Jā. Pēc cik ilgu laiku? Izlas. Vienkārši. Dievs. Tas nav tas variants, ka pēc 10 dienām jāiet tālāk. Vienkārši nodod grāmatu tālāk. Nē, vienkārši tā var mājās stāvēt kā svēta grāmata, vienkārši man vienīgā palikusi, kas ar kādam uzdāvināt, un šodien šajā grāmatā dzimšanas diena ir. Ja kāds gribiet un noziedot, cik variet, un paņemiet šo grāmatiņu. Tāpat man, protams, tās grāmatas ir Radhanath Swami, tās grāmatas ceļojums uz mājām. Tās ir fantastiskas grāmatas, kas jums iesaku lasīt visiem. Un viņi tā grāmata, kas tiešām iedvesmo jums būt dvēselēm, nevis vīriešiem un sievietēm. Par ko mēs brīžam aizmirstam saviem pienākumiem, visam pāriem. Te, ka mēs pacelsimies garīgā līmenī, būs ļoti vienkārši saprast viens un otru. Te, ka mēs atkal veiksim garīgo praksi, mēs nosēžamies taisnām mugurām visi. Tagad mēs nosēžamies. Un tagad mēs iesim aplītī un teiksim, klausties uz maniem. Atvienot. Es esmu vīrietis un mani sauc Uģis Kuģis. Es esmu sieviete un mani sauc Dace. Es esmu sieviete un mani sauc Elīna. Par pusām. Kusām. Vēl 3 minūtes. Jā. Es esmu sieviete un mani sauc Dita. Es esmu sieviete un mani sauc Elīna. Es esmu sieviete un mani sauc Inese. Esmu Romāns un es esmu vīrietis. Es esmu vīrietis, man sauc Sandris. Es esmu vīrietis, mani sauc Matīs. Es esmu vīrietis, mani sauc Mārta. Es esmu vīrietis un mani sauc Miks. Esmu vīrietis, mani sauc Norberts. Es esmu sieviete un mani sauc Kornelija. Es esmu sieviete un mani sauc Elza. Esmu sieviete un mani sauc Maija. Es esmu vīrietis un mani sauc Armāns. Jā. Un tagad mēs visi kopā pateiksim, mēs esam dvēseles, mēs esam smaidīgas. 3, 4. Mēs esam dvēseles un mēs esam smaidīgas. Pareizi? Forši, vai ne?
šitā atceries, jogi, jo šitā plaudē atcerieties, jā? Mēs jau šitā plaudē. Tā kā milzīgs paldies, ka atnācāt. Nākamnedēļ būs tiešām vīriešiem tāda drausmīga lekcija, kas sagraus sniegot. Te būs mīti par seksu, kur tiešām būs mīts, mēs grausim mītus, par ko vīrieši brīžam izmanto, lai izvarot savas sievietes. Jā, viņi brīžam saka, es to nomiršu, man nebūs seksa vai sievai, un man kaut kas ir sprāks, tev redzi. Visā dīvai mīti, ko mums sabiedrībā uzskata, tas ir normāli. Tā kā nāciet ciemos un ziedojums ir atstātajā kastītē. Ja kādam interesē šī grāmata, lūdzu nāciet, piesakieties, paņemiet, un es būšu ļoti pateicies, ka man būs misija izpildīt. Jums gribās viņu? Yes, ir atrasts. Bet viņi nodos tālāk pēc, ja gadījumā kas? Es pēc tam atcēdošu, jā. Jā, no filmē viss ir. Man te jāfilmē lekcijas smieklīgi. Tas ir sievietes, tie vīrieši. Čau! Man liekas, es nevaru izteikt par to.